Kādā veidā var izmantot astroloģiju? Astroloģijas pamatā ir filozofija, ka cilvēks ir savas dzīves autors. Tu saproti, ka tev šīs lietas sāk traucēt. Psihologs, astrologs, tarologs, jebkurš loks, riktīgs tur bariga un visus iedvesmo iet kurīt. Šobrīd es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir pret astroloģiju. Kad mēs iepazīstam sevi caur šo astroloģiju, mēs sākam dzirdēt sevi. Astroloģija nav nākotnes paredzēšana, tā ir iekšējās GPS sistēmas atbloķēšana. Lielākā daļa kaut kāda situācija rodas tāpēc, ka mēs sev neatļaujam dzīvot. Iedomājieties dzīvi bez grūtībām, kāda mēs būtu, nekāda. Intuīcija vīriešiem, man liekas, saistās ar tādu vājumu. Mums ir iespējams viss, svarīgi tam ticēt. Tanāk astroloģija un horoskops tas viens tas pats. Tie, kas jau rokās iepriekšējās dzīvēs, dvēselēs, Un cilvēki, kas iepriekš varbūt nezināja, ko tas nozīmē, tagad arī zina, ko nozīmē krīze. Man ir rasbors, ja? Nedaudz, ja? ka notika kaut kāda problēma, viss es tur vairs neiešu. Nē, Tu aizēji pie astrologa un viņš tev pasaka, tev tur tāda bomža karte drusci. Vai planētas stāvoklis patiešām var ietekmēt mūsu dzīvi? Un kā to pagriezt savā labā? Skatieties šodienas podkāstu par to, kas vispār mēs esam, no kurienes mēs esam, un vai mēs 26. gadā varam kaut ko sev labi izdarīt, zinot kaut ko par astroloģiju. Vai to esi kādreiz pamanījis, ka dažas dienas viss notiek viegli, bet citas dienas nekas nesanāk? It kā visa pasaule būtu pret tevi. Varbūt tā nav sagadīšanās. Varbūt zvaigznes vienkārši mēģina ar tevīm runāt. Kas to lai zina? To mēs šodien uzzināsim. Nedaudz statistikas. 65% cilvēku tic, ka astroloģija var palīdzēt labāk saprast sevi un pieņemt lēmumus. Tikai 1 no 5 cilvēkiem zina savu dzimšanas karti. Bet tie, kas zina, tie saka, ka tas ir bijis lielākais pagrieziens viņu dzīvē, kad viņi to uzzināja. YouTube meklējumi 2025. gadā par astroloģiju un viss, kas ar to saistīts, pieaug 3 līdz 5 reizes. Šobrīd ļoti daudz par to tiek runāts, par astroloģiju. Es pats par to dzirdu ikdienā, visur redzu un tā tālāk. Un, starp citu, šis kanāls nav par burbuļu kristāliņiem. Šis ir par skaidrību, par to, ka dzīve sakārtojas tad, kad tu sakārto sevi. Piesako un nospied laiku, ja tu esi par šīm vērtībām, par sevis izaugsmi, par brīvību, par apzinātību, par skaidrību un par veselīgu dzīvesveidu. Tāpēc šodien man ir 2 skaistas sievietes, kas palīdzēs mums šo tēmu bišķiņu vairāk nedaudz izprast. Un sākam. Čau! čau. Čau. Prieks jūs redzēt. Apusēji. Noskatieties šo podkāstu noteikti līdz galam, tāpēc, ka šī podkāsta laikā mēs uzzināsim, atklāsim to, vai 2026. gads var būt mūsu izaugsmes gads, kurš būs tas brīdis, kad mēs varam iegūt vislielāko izaugsmu savā dzīvē vai vislielākās pārmaiņas. Tāpēc mēs parunāsim arī par 26. gada potenciālu. Kāpēc dažiem padodas meitenes komunikācija, citiem padodas labāk komunikācija, citiem padodas labāk radošums, ar ko tas atšķiras? Uzreiz vērsim pie ragiem. Uzreiz vērsim pie ragiem momentāli, jā, ķeramies klāt. Protams, ka mums kā astrologiem, manuprāt, ir diezgan viegli pateikt, kāpēc kādam labāk padodas komunikācija, kādam labāk padodas cilvēku vadība, kādam labāk padodas sports un kādam labāk padodas vēl kaut kādas citas radošas sfēras. Un mums to priekšā vienkārši pasaka cilvēka natālā karte. Tas ir viņa horoskops. Horoskopu parasti mēs saprotam, ka es esmu Dvīnis, Vērsis, Vēzis, Skorpions, bet ar horoskopu astrologs saprot 12 dzīves sfēras, 12 zīmes, šo lielo aplīti, un kā tas viss savā starpā miksējas, kā tas viss atspoguļojas personībā. Un astrologs tur redz ne tikai to, kāpēc kas kādam labāk izdodas, bet arī to, kas cilvēkam pašam vairāk nāk par labu. Jo, protams, ka mēs sevi arī kaut kādā mērā varam uztrenēt, un mēs mierīgi sevi varam pārlaust, salauzt. Un ir daudz cilvēki, kas ir aizgājuši, piemēram, sportā, jo tā viņiem teica vecāki, un viņi tur sevi ir pārlauzuši, salauzuši. Un tad ap 30 gadu vecumu viņi saprot, ka vispār grib dzīvē citas lietas darīt. Viņi iet prom no profesionālā sporta un dara to, kas viņus piepilda.
un tajā viņi jūtas fiziski labāk, viņi jūtas emocionāli labāk, viņi jūtas tajā piepildītāk un viņi redz dzīvē jēgu. Nu, vienkārši, kāpēc sportu paņēmu kā piemēru, jo tas ir tā ir visizplatītākā sfēra, kur cilvēki salūst. Tur ir ļoti augsts depresiju skaits un ļoti daudz cilvēku tur izdeg. Bet sanāk astroloģija un horoskops tas viens tas pats vai kaut kas cits? Tas ir viens un tas pats. Ir dažādi vārdi, kādos kaut ko nosaukt. Mēs profesionālā valodā lietojam jēdzienu natālā karte, un tas ir tas horoskops, bet to mierīgi var saukt arī par horoskopu, lai cilvēkam ir vienkāršāk un saprotamāk. Jā, bet horoskops, tas, ko ikdienā rāda horoskops, tas ir šādi izklaidi, man liekas, tāds. Nu, tā ir bišķi cita lieta vienkārši. Mēs šodien nerunāsim par horoskopiem, mēs šodien runāsim par astroloģiju, par planētām, tāpēc, ka astroloģija, manuprāt, ir planētas, un planētas, tas jau sen nav, teiksim, tas nav noslēpums, kad planētas ietekmē mūsu dzīvi. Ja? Planētas stāvokļi ietekmē mūsu dzīvi, kā mēs jūtamies, kā mēs reaģējam un tā tālāk. Un tieši tāpat ietekmē arī dzimšanu. Ja? Tas arī attiecīgi viss, es pareizi saprotu, ka viss savstarpēji saistīts. Ja? Jā, protams. Okay. Kāds tavs viedoklis, kāpēc cilvēkiem citiem padodas labāk tas, citiem padodas tas? Jā, es piekrītu Sandras teiktajam. Es vēl papildināšu ar to, ka mēs visi ienākam šajā pasaulē, kad piedzimst bērniņš. Mēs neienākam kā baltas lapas. Mēs atnesam jau pieredzi. Var iet dziļi šajā, es varētu iet ļoti dziļi vai neezotēriskajā daļā, ka ir iepriekšējās dzīves, kas nu kam tic. Manuprāt, diezgan grūti neticēt, ka mēs dzīvojam vairākas dzīves. Nu, tāpēc cilvēks atnāk jau ar šo pieredzi, jo mēs redzam, ir bērni ar tādiem fantastiskiem talantiem, no kurienes viņam ir 3 gados, 4 gados, ka viņš spēlē kā Beethovens, teiksim. Nu, lūk, tā kā mēs jau ienākam šajā pasaulē ar šiem te konkrētiem talantiem. Un vienam tā būs komunikācija, citam tā būs perfekta dzirde vai ne muzikālā. Un tad jau tālāk mums ir vēl arī šajā dzīvē, kas ir jāapgūst. Ja mēs runājam par komunikāciju, piemēram, es ienācu bez komunikācijas, un tas bija viens no dvēseles uzdevumiem, ko es mācos šajā dzīvē. Un tā ir komunikācija. Tā kā, jā, tur var skatīties plaši, bet to mēs visu redzam. Mēs piedzimstam ar kaut kādu jau, teiksim, to mūsu iekšējo kaut kādu potenciālu, ar kaut kādu jau, teiksim, kur mums ir tas, kur mēs aiziesim, ja? Kas man sanāks, kas man nesanāks. Ja? Tas jau ir ierakstīts dzimšanas datumā. Ja? Nosacīti. Es varu pakomentēt no savas puses par to, kāpēc mēs tā nevaram 100% apgalvot, ka man tā ir ierakstīts un tā arī būs, jo tas noņem atbildību no cilvēka. Un, ja agrāk uz astroloģiju tiešām tā skatījās, un tu aizēji pie astrologa, un viņš tev pasaka, tev tur tāda bomža karte drusciņi nebūs. Tur maizītēji moši nopelnīsi, bet pa lielam nekas tev tur nebūs. Un tā bija vairāk tāda kā zīmogu uzlikšanas astroloģija. Un šobrīd tā vairs nav realitāte, mainās pieejas, un arī astroloģija tieši tāpat kā jebkura cita nozare mainās līdzi laikam. Un šobrīd astroloģijas pamatā ir filozofija, ka cilvēks ir savas dzīves autors, tā ir mūsdienu pasaulē dominējošā filozofija, mēs uz viņu ejam, šobrīd viņa ļoti strauji plaukst, ļoti daudzi cilvēki pamostas, tā var teikt, vai arī vienkārši viņiem pielec beidzot, ka viņi paši var tikt galā ar savu dzīvi un nevajag tur, lai kāds pasaka, tev būs tā vai šitā. Un arī astroloģija līdz ar to mainās. Tas nozīmē, ka mēs natālajā kartē redzam cilvēka potenciālu. Tātad, uz ko viņš ir spējīgs, kur viņam visizdevīgāk ir virzīties, kur viņam kas labāk. Izdodas, ja? Jā, tieši tā, kur varbūt ir kaut kādi klupšanas akmeņi, ko ar viņiem darīt, kā viņiem pārkāpt pāri, lai nepakluptu, vai arī paklupt un sasisties un pēc tam piecelties 100 reizes spēcīgākam. Un kas ir tā lielākā atšķirība no iepriekšējās pieejas? Viņa ir tajā, ka cilvēks pats izvēlas. Viņš ies to ceļu, vai viņš neies to ceļu. Viņš darīs to, kas viņam ir jādara, ko viņam ir izdevīgi darīt, kas viņam atnesīs rezultātus, vai viņš to nedarīs. Mēs visi varam nobumbulēt savu potenciālu. Visi mēs nākam tur no bērnības, visi mācījāmies kādā pamatskolā. Un, ja jūs atceraties, tad klases biedri, tad, kad mēs mācāmies tajā pašā pamatskolā, ir krūtie klases biedri, ir tādi un šādi. Un tiem bērniem ir dažādi virzieni, kur viņiem afiģena sanāk, kāds tur forši izdomā visādas lūdziņas. Kāds ir riktīgs tur bariga un visus iedvesmo iet kurīt kaut kur ārā pagalmā. Un,
varbūt tas nav veselīgi, bet tas parāda to, ka cilvēkam ir ļoti spēcīga līdera dotība. Protams, viņš jau kaut kur iet, ja viņš attiecīgi, viņam ir spēks pārkāpt noteikumus, ja viņam principā ir šitais virziens, ja, kur viņš iet, kur viņš redz, un vienalga tas ir aizliegts vai nav aizliegts, viņš tur iet, ja, un tas ir uzreiz parāda viņam, teiksim, ka viņš ir tā kā drosmīgs riskēt. Ja. Jā, un mēs redzam to visu uz tiem bērniem, un tagad, es nezinu, man ir viegli atcerēties pagaidām vismaz savus pamatskolas klases biedrus, un es zinu, kur daudz no viņiem ir tagad. Un, varbūt 10% tiešām realizēja to, kas viņiem padevās, kur viņi varēja būt spēcīgi. Tad tu vēl principā var aiziet, tas, kas tev ir spēcīgs, tu viņi var aiziet pareizā virzienā, tu arī nepareizā. Tas, starp citu, mēs arī tur runājam ar vienu cilvēku, kad arī īstenībā tā uzņēmēji, tāda rītīga uzņēmēji, viņi ir īstenībā liela riskētāji, pārgalvīgi, un viņi bija principā diezgan slikti mācījušies liela daļa un tā tālāk, tāpēc viņiem ir tas pārgalvīgums vispārējais. Un tā robeža, kur daži aiziet, tur uz cietumu vai alkoholismu, narkotikās, un daži aiziet, slavas virsotnēs uzbūvē kaut kādas krūtas kompānijas. Tā robeža ir, principā, to neviens nevar noteikt to robežu, jo tas, principā, ir, tur var aiziet gan viens, gan otrs. Jā, astroloģijā var ļoti labi redzēt robežu, jā, tāpēc, ka visvieglākais piemērs ir, mēs visi gan jau zinām savā dzīvē cilvēkus, kuri ir piedzimuši kā zivtiņas, viņi pēc horoskopa ir zivs, un tad ir tādi piemēri, kas nodzerās un aiziet visādās atkarībās, ilūzijās, tur bišķi, aizbēgt prom no realitātes, un tad ir piemēri, kur ir kolosāli aktieri, mākslinieki, radoši cilvēki, viņi tur savas galerijas taisa. Ļoti daudz zivtiņu ir starp aktieriem, starp tādiem, kuri jāiejūt kodā tēlā. Mēs aiziesim vēl tur bišķi tālāk, ja? Starp citu arī, kad tu runā par aktieriem, visi arī daudzi radoši cilvēki, viņi arī ļoti bieži aiziet atkarībās. Jā, jo viņi aiziet kā vienā virzienā, pēc tam atripo atpakaļ. Kas? Var piebilstot. Jā, kontekstā ar šo, ka katrs cilvēks var aiziet ar ko atkarībās, vai var aiziet un kļūt par fantastiskāko mākslinieku. Vienas un tās pašas norādes, tas, ko Sandra pieminēja, zivtiņa vai Neptūns, vienam iedos alkoholismu, cits aizies radošumā. Tas jau ir, ko cilvēks izvēlas katru mīļu dienu. Ko tu ar to dari, teiksim, tā atbildība tavējā. Tā atbildība, jo principā, man liekas arī, ka varbūt tās ierakstiet vispār. Jūs esat kāds bijuši pie astrologa kādreiz? Ierakstiet jautājumu skatītājiem, ierakstiet, ja jūs esat bijuši pie astrologa, ko jūs iegūt un kāpēc jūs turien gājāt. Interesanti uzzināt, jo es pats esmu vienreiz bijis, parasti to ir ne tajā labākajā momentā pie astrologa, ka tu visas cerības, visas zaudējas, visas dzīvēs, jo viss, jā, tu tur vienkārši, bet es esmu reāli tāds fiziskais, man patīk fiziskais, es tur tā vienkārši, ko es pat neatceros, kāpēc es aizgāju, tas bija ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ. Un tur, protams, man neteica, kas man tur prognozes, kas man tur būs, bet varbūt pateica, kur man tas vairāk potenciāls, ka tev tagad tāds grūts periods dzīvē un tā tālāk, apstiprināja to, ka man tur tas tā. Bet es, principā, vairs neesmu gājis, tāpēc, ka es uzskatu, ka, man liekas, es uzņemos atbildību par savu dzīvi, eju un daru. Bet astroloģijas paņēmu kā papildus, es vienkārši arī šobrīd skatos kā papildus, vienkārši paskatītos sevim. Un es tagad konkrēti zinu, kas ir mans stiprās puses, jo man liekas baigi svarīgi. Es vēl 30 gados, ja tur nezināju, principā, kas man vispār patīk, kādas man stiprās puses vispār nezināju. Un es domāju, lielākā daļa cilvēku arī šobrīd nezina. Ja? Un tas ir baigi svarīgi, man liekas, tāpēc, ka tu vari caur astroloģiju, caur psiholoģiju, caur vēl visādām lietām, tu vari vienkārši sev paskatīties, uz sevi un saprast. Un pēc tam paskatīties, jā, tiešām man šitais baigi labi principā padodās. Ja? Pareizi, ja? Tas ir, kādā veidā var izmantot astroloģiju. Jā, vairāk vai mazāk, jā, bet ir arī atšķirīgi astrologi. Es esmu, piemēram, modernā astroloģija, vai ne? Es esmu modernais astrologs. Šitā izkriezīsim, jā. Es esmu modernā astroloģija. Jā, uz katru šo te jautājumu var paskatīties dažādi. Var paskatīties caur prognozēšanu, jo ir natāla astroloģija un ir prognozēšana. Un būtu interesanti uzzināt, pie kā tu biji. Protams, mēs nejautājam, bet ir astrologi, kas tev izstāstīs, tev ir smags laiks un tev, es pat nezinu, ja godīgi, ko viņi izstāstīs. Kā mēs modernajā astroloģijā skatāmies, ir nedaudz citādāk. Tev iedod konkrētas metodas, kā tu vari pats sevi atbalstīt. Mēs neprognozējam, ka tev būs kaut kas konkrēts. Nebūs instruments, kas tev varētu palīdzēt, ja? Jā, mēs redzam smagu laiku. Jā, ir kaut kādas norādes prognozēšanā, ka tur astrologs redz, piemēram,
ka var būt kaut kādas situācijas saistībā ar atlaišanu, un, piemēram, ja tu neesi darbinieks, bet darba devējs, visdrīzāk tas būs saistīts ar taviem padotajiem, ka būs kaut kādas nepatīkamas situācijas, un astrologs nesaka, ka tev būs problēmas ar darbiniekiem. Viņš tev pasaka, ka tev vajadzētu pievērst vairāk uzmanības tam, kā tu organizē darbu. Varbūt vajadzētu novadīt kaut kādu tur saliedējošu pasākumu, blablabla. Viņš tev to iesaka darīt, tu to izdari, un tu ar tām problēmām nesaskaries. Nu, tas ir viens, tu vari paprasīt, bet tu vari pats, ja tu sevi labi jūti. Tu, principā, pats sev arī to visu var pats. Es piesim sev tagad to, ko tu saki, man, principā, nav nekas jāprasa. Es reāli pats visu redzu, pats ļoti labi redzu, kas man ir, kas man nav. Man, principā, nav nepieciešams, lai man kāds vēl pasaka, kas man notiek dzīvē. Es ļoti labi saprotu, kas man notiek dzīvē. Pareizi tas ir tas, kad viens otru neizslēdz. Jā, bet agrāk es, protams, tur 10 gadus atpakaļ es reāli neredzēju, nesapratu, kas man notiekās. Tā pa dziļumam rītīgi. Ja? Tas, man liekas, arī baigi svarīgi attīrīties. Noņemt visu to lieko nos, ka tu reāli sācis vienkārši sev saprast, sajust tā tālāk. Varētu būt man tāds pierakstīts. Astroloģija nav nākotnes paredzēšana. Tā ir iekšējās GPS sistēmas atbloķēšana. Ļoti precīzi teiktu. Es parasti salīdzinu astroloģiju kā ar kompasu. Mēs redzam, ar ko tu esi atnācis pasaulē, mēs redzam, uz kuru pusi tev ir jāiet, vai ne? Kas varētu būt tavēji augstākie sasniegumi, bet ir ļoti, man patīk salīdzināt ar māju ēku stāviem, vai ne? Cilvēks var dzīvot, mums ir astroloģijā 12 mājas, mums ir 12 dzīves sfēras, visa dzīve sadalīta 12 daļās principā. Un tu vari staigāt pa zemiem stāviem, kur nebūs forši. Tāpat tā kā pērkot īpašumu, tev zemākie stāvi būs lētāki, tur būs mazāk gaismas, tur būs mazāk interesanti, skats ārā pa logu vai ne. Jo tu kā augstāk, jo ir skaistāka dzīve, jo tev ir skaistāks skats un arī dārgāk ir šie dzīvokļi augstākos stāvos. Un arī ilgāk jābrauc augšā. Arī ilgāk jābrauc augšā, tieši tāpatās. Un mēs, starp citu, kas ir jāatcerās, kartes var būt ļoti līdzīgas pilnīgam bezpajumtniekam, cilvēkam, kurš nav sasniedzis neko, un sasniegušam cilvēkam. Tur var būt minimāls nianses, kuros stāvos tu dzīvo. Nav tā, ka visi, vērši vienādi, visas jaunavas vienādas. Nē, tāpēc tas nav par nākotnes paredzēšanu, jo es nezinu, kā tu savu dzīvi dzīvos. Cik apzināti. No jā. Varētu ar pātagu stāvēt blakus, tā kā policists un pieskatīt visu laiku, visus uzpasēt. Tu tur šodien izdarīji. Tur izdarīja, ja? Tāds astromentorings. Bet tas tomēr nosakās pēc kā? Pēc dzimšanas datuma, pēc dzimšanas laika, ja? Vietas. Un vietas, ja? Dzimšanas datums, laiks, vieta. Visas šīs lietas ir svarīgas un ir dažādas pašapziņas sistēmas. Astroloģijā, lai varētu apskatīties tiešām pilnu bildi, tad ir svarīgi zināt datumu, mēnesi, gadu, laiku un vietu. Un laiks bieži vien cilvēkiem ir neprecīzs, tad ir vēlams uztaisīt rektifikāciju. Tā ir retrospektīva dzimšanas laika noteikšana pēc tiem notikumiem dzīvē, kas tev jau ir bijuši, piemēram, kāzas, bērnu dzimšana, radinieku nāves. Tās ir tie spilgtākie notikumi, pēc kuriem astrologs redz, ka tev ir viņi notikuši kaut kādā laika posmā, norāda datumu, un viņš redz, izejot no šī datuma, cikos ir tavs reālais dzimšanas laiks, līdz pat sekundēm var noteikt. Un tad, ja mēs zinām šo dzimšanas laiku, tad tur var 100% maukt pēc natālās kartes, un visas tās rekomendācijas ļoti krūti strādās. Nē, bet var arī nemaukt bez šīs kartes, ja tu pats uzēju uz savu ceļu. Reiz, ja tu uzēju uz savu ceļu. Nav pretrunā viens otram, tāpēc, ka, kur Inga šādi redz astroloģiju, es to redzu kā tādu riktīgu atbalsta sistēmu mūsu intuīcijai. Un tu vienkārši nočakojies, tāpēc, ka mēs visi dzīvojam pasaulē, kur vienkārši tev izsit no sliedēm katra trešā lieta. Intuīciju, ja? Paskaidro savu intuīciju. Tu esi mājās, tev tur ir bērni, tad tu esi kaut kur darbā, tev tur ir 100 pienākumi, un tev nav, mēs nedzīvojam kādā utopijā, un tev nav laika visu laiku piedomāt un ieklausīties savā iekšējā balsī. Es nezinu, varbūt kāds ir, bet nē. Mūsu laiks skrējienā, es domāju, ieklausīšanās sevī paliek arī retāk un retāk. Tieši tā, un tāpēc ir šādi instrumenti kā astroloģija, kurus tu izmanto tajos brīžos, kad tev vienkārši vajag atbalstu, sadzirdēt sevi. Tāpēc, ka tas ir tāds rīks, kur tu ieraudzīsi lietas, kuras tu tāpat jau zini, vienkārši tev nav laika par viņām domāt. Un tad, kad tev kāds uz lapas uzraksta, tad ir mazliet vieglāk, un mūsdienu cilvēkam, kuram ir tik daudz pienākumu, kurš nemitīgi attīstās, laiks skrien, informācijas ir pilna dirsa. Pārāk daudz informācijas. Un tajā visā informācijas gūzmā tu vienkārši pārstāji sevi vienā brīdī dzirdēt, lai vai cik tu apzināts tur būtu. Un ir dažādi rīki, kāda meditācijas palīdz pie sevis
visu atgriezties. Un kādam tas ir sports, kādam tās ir pastaigas dabā, kādam tā ir komunikācija ar draugiem. Kādam man tas ir viss kopā. Tas, ko tu saki, man tas viss kopā. Un ar astroloģiju tas ir viss kopā. Teiksim, tas arī tieši tā, un ja tādā ikdienas dzīvē mēs lasām grāmatā, ka tur ir to un to darīs, tad tu tā atgūsi enerģiju. Bet, un astroloģija vienkārši paskaidro, kas kuram vislabāk strādās. Un decīt, tā es viņu redzu, tāpēc nekādā veidā neiet pretrunā ar to, ka tu sevi dzirdi. Jo krūtāk tu sevi dzirdi, jo augstāk tu esi tajā spirālajā dinamikā, apziņas līmeņos, whatever, kaut kādā dzīves sfērā, jo labāk tu vari izmantot astroloģiju, tāpēc, ka tev ir pieejama daudz plašākas. Jo tu esi realizējies vairāk, jā, tāpēc, ka tu iepazīsties, ja? Pilnīgi savādāk uztver, un tāpēc, piemēram, cilvēki, kuriem ir augstākā izglītība, pārsvarā tie ir cilvēki, kas astroloģiju tic un astroloģiju izmanto, tāpēc, ka viņiem ir šī kapacitāte viņu izmantot. Tā nav vienkārši. Viņš vienkārši ir, teiksim tā, jo tev ir augstāks intelekts, jo tu vieglāk uztver informāciju un vieglāk tu informāciju atceries. Tas ir skaidrs, es piņķim tur 10 gadus atpakaļ, ja, diezgan man bija ļoti grūti kaut ko iemācīties. Es vienkārši lasīju, un man principā sarežģīti uztvērās informācija. Tagad es principā pats brīnos, reāli skatos. Esmu ļoti uzskačājis sev intelektu, tāpēc, ka principā es izlasu vai kaut ko es iemācos, un man principā es ļoti labi atceros. Un tas ir forši, teiksim, es saprotu, ka, teiksim, un kas vēl svarīgi, man tāda laba lieta, tas, piemēram, ko tu viegli vari atcerēties, tad tas arī tā ir tavējā tēma. Ja, tā ir tava tēma, teiksim, ja, čik tu hops izlasīt, viss tev tas aizgāja. Ja? Un tas arī kā var saprast, piemēram, kur tev, kurā virzienā arī vajag iet, kas tev vieglāk uztverās. Es pilnīgi šim piekrītu. Par to, kas viegli uztverās. Un arī es ļoti labi saprotu, par ko tur runāju, ka tu pirms 10 gadiem tur lasi, un viņš nepilns. Un Inga droši vien zina, ir tāds... Pēc 5, varbūt ne 10, bet 20 gadu atpakaļ varētu. Labi. Jā, kad tur skolā mācījos. Jā, tā kā par lielam nav nozīmes. Inga noteikti zina, ir tāds Pāvils Andrejevs, viņš ir ļoti skaļš vārds astroloģijas pasaulē, tieši modernās rietumu astroloģijas, un viņam ir grāmata, kur ir vienkārši tā astrologu bībele. Ja tu gribi būt adekvāts astrologs, nopērc to grāmatu un turi sev uz galda, pat tad viņu pagaidām nesaprotu. Es atceros, kad viņu pirmo reizi atvēru, vienkārši es lasu un tāds, bum vispār. Kas tur? Kaut ko es varēju saprast, bet lielam nē. Un tad es turpināju praktizēt kaut ko citu, papildus mācījos, tur apmācības gāju, un es to grāmatu atveru pēc pusgada, un es lasu, un tās, ak, Dievs, tas ir zelts. Te ir tik daudz vērtīgas informācijas, bet ar tā brīža savām smadzenēm es vienkārši nevarēju saredzēt, ka tas ir zelts. Un šobrīd es domāju, ka ļoti daudz cilvēki ir pret astroloģiju, un tas, ko mēs sākumā runājām, ja, teiksim, man liekas, mūsu laikos nav izdevīgi būt pret kaut ko pret. Ne pret ko. Ne pret kaut kādu tagad ir, teiksim, man liekas, tik daudz informācijas, un tie cilvēki tiešām dažādi. Ja? Jāpieņem, priekš maniem ir tā, pieņemt katrs cilvēks var būt tāds, kāds viņš ir. Viņam tas ir labi, viss ir super, viss ok. Ne? Man liekas, jo tu vairāk pieņem, jo tev arī vairāk attiecīgi ir, tu principā pats arī vairāk realizē savu potenciālu, jo tu vairāk pieņem, teiksim, jā, tas var būt. Kāpēc es gan neieskatīties, paskatījā, ko tas man var dot, nevis noliegt, ja? Jo pirmais jau visiem noliegums, jā, tur tas, protams, man agrāk arī bija noliegums, ja? Pret ļoti, ļoti daudzām lietām. Bet ja tu ieskaties, tikai tajā brīdī tu vari kaut ko iegūt. Ja tu noliedz, tu neko neiegūsi, tu paliec tajā savā bedrītē, savā neapmierinātajā, garlaicīgajā, skumīgajā dzīvē, kurā lielākā daļa cilvēku atrodas, ja? Un tu vienkārši noliedz, tie ir tādi un tā tālāk, ja? Un tāds ir, tāda arī, es domāju, astroloģija, tāpēc, ka, tas tāds liekas, kā tas var būt, bet redzi, kādam tas strādā. Pareizi? Ļoti interesanti piebildīšu, kad jo tu vairāk noliec cilvēkus, vai ne? Ieskatoties astroloģijā, kas notiek, pirmais, kas notiek, man ir astroloģijas skola vai nesavējā, un pirmais, ko vienmēr studenti stāsta, cik ļoti viņas spēj tagad pieņemt apkārtējos cilvēkus. Tad viņi tur gandrīz nenāk, ja? Tas arī interesanti, ja? Jā. Tas ir arī tas tā mūsu statistika, protams. Ir vispār džeku kādi? Nē, nav bijuši uz apmācībām, ir bijuši uz konsultāciju, jā. Bet vīrietim ir citu uztveri, man liekas. Tur vajag tā konsultācijā izstāst, cik, ko man darīt un viss, vai ne? Bet sievietes parasti cenšas iedziļināties, un viņas vēlas to tiešām izmantot kā instrumentu. Jā, un te laba lieta, ko Sandra teica reāli par to intuīciju, kā tu pateici, Sandra, tā mēs tā kā izpakojam savu intuīciju. Ar astroloģijas palīdzību mēs vairāk izskaidrojam savu intuīciju, ja? Un principā intuīcija, pirmkārt sievietēm viņiem paši par saviem ir daudz spēcīgāk, vispār sajūtas, intuīcija, ja? Sievietes daudz vairāk, un tāpēc arī sievietes vairāk šajā iet.
Tāpēc, ka sievietes, bet man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši vīrietim, kas ir tas vājums, ka viņam ir jāiet arī šajā virzienā. Es uzskatu, tāpēc, ka tur viņš reāli attīstīs savu potenciālu. Tā vienkārši jāklausās sievietēs. Arī šad tad. Vienmēr. Tāpēc varbūt padalīties skatītāji, vai jūs esat kādreiz pieņēmuši lēmumu balstoties uz sajūtām, uz intuīciju, un vai jūs mēģināt izskaidrot, kāpēc jūs pieņemat to lēmumu. Uz kā pamata jūs, teiksim, tas lēmums tika balstīts? Uz intuīciju, kā jūs to izpakojat? Varbūt tas bija kaut kāds moments, nezinu, astroloģijas moments, kaut kāds tur zvaigznes vai kaut kāds planētas tajā brīdī, kad jūs to lēmumu pieņēmāt, vai no kurienes tas atnāca? Padalieties komentāros. Mums, diemžēl, vēl intuīcija vīriešiem, man liekas, saistās ar tādu vājumu, jo tāpēc, kad sievietes ir rastas, kad sievietes jūt, un tad vīrietim, man liekas, mūsdienās, jau mainās, bet ir diezgan grūti pateikt, es jūtu. Viņi vienkārši, es eju daru, es zinu, vīrietim ir jāzina, vai ne? Bet tiešām vīrietim arī ir jājūt, un tas bieži vien saistās kaut kādu vājumu, kaut gan nē. Mums arī natālajās kartēs, starp citu, vīrieši un sievietes ļoti neatšķirās. Viens ir, psiholoģiski mēs saprotam, ir sievišķais, vīrišķais, bet mums visos ir sievišķā un vīrišķā enerģija. Tikai mums ir bijusi vēsture pasaulē un arī valstī sevišķi, kāda viņa ir bijusi. Līdz ar ko vīriešiem ir, es ļoti ieteiktu patiesībā viņiem vienkārši sākt just, jo taču mums puikām teica neraudi, nejūti, nedrīkst. Tā kā, protams, visiem, tas mainās, visiem ir. Tas lēnām mainās. Bet tas ir ļoti, ļoti būtiski. Es domāju, vispār atvērt sevi visam un vienkārši iet pamēģināt. Kāpēc tu nepamēģini? Tas, ka tu nepamēģini, tu neiedod sev iespēju izaugt. Jā, tā ir ļoti neizdevīga dzīves pozīcija. Vispār dzīvot jebkā noliegumā ir ļoti neizdevīga dzīves pozīcija. Un tikpat neizdevīga pozīcija ir pārņemt kāda cita cilvēka viedokli par kādu tēmu, jautājumu, jebko un nemēģināt pašam. Jā, ka tu vienkārši, viena tante teica, tur astroloģija ir huīņa, un tad, astroloģija ir huīņa. Un tas ir ļoti daudz sociāli eksperimenti veikti saistībā ar to, cik ļoti mēs uzticamies un nepārbaudam informāciju, cik ļoti zemā līmenī ir mūsu kritiskā domāšana. Arī cilvēkiem, kuri ir ļoti gudri, gudrība un kritiskā domāšana nav savā starpā saistītas lietas bieži vien. Kritiskā domāšana piekrīt, tas ļoti, ļoti būtiski arī bērniem iemācīt kritiski. Manuprāt, cilvēki, kuri ņem un paši testē un pārbauda, kā viņiem tas strādā un ir atvērti visam, tie ir cilvēki ar ļoti labi attīstītu kritisko domāšanu, tāpēc, ka viņiem nav bail iet savu pieredzi, kļūdīties un izdarīt par to secinājumus. Pamēģini. Nekas jau nenotiks, atnāks pie astrologa, nav jau nekas jādara, ja negribās. Ir dažādas pieredzes, protams. Piekrītu. Vienkārši pamēģināt. Pastāstiet, kā var vislabākais veids, kā var izmantot astroloģiju savā izaugsmē? Man ir tikai un vienīgi mans personīgais un manu studentu, manu konsultējumu cilvēku piemērs, jo astroloģiju var izmantot visos iespējamajos veidos. Es astroloģiju izmantoju sava zīmola attīstīšanai. Es ar to vispār uzsāku savu darbību Instagramā, vienkārši zinot, par ko es esmu, kas man strādā, kas man nestrādā, un lēnām to pakoju ārā. Bet savā dzīvē tev iedod kaut kādu izaugsmu, kur vislabāk tu to var pielietot? Astroloģija? Visur. Visur, jā. Es gribu konkrētus piemērus dot, jo tiešām tas bieži vien ir neskaidrs, kā tieši es varu izmantot tur kaut kādu abstraktu informāciju. Tas ir tieši tāpat, kā tu aizēji pie kaut kāda biznesa mentora vai koča uz konsultāciju, un viņš tev dod reālus praktiskus rīkus, kas dzīvē strādā, bet pārsvarā tu ej tur, piemēram, lai savu kaut kādu biznesu attīstītu vai arī attīstītu kaut kādu savu bet viņš to dod to padomu, tāpēc, ka viņš ir reāli pats to uzbūvējis. Tāpēc, viņš ir pats to uzbūvējis, un viņš to zina. Un tā ir viena perspektīva, tā ir tāda kā ārēja perspektīva, kas strādā šajā pasaulē, ko tev darīt. Un tad ir otra perspektīva, kas ir iekšējā perspektīva, kāpēc es gribu to darīt, kas strādā tieši man un kā es varu izmantot to, kas man jau ir, lai man strādātu labāk tā paša cilvēka padome. Un tieši to pašu principā dara astrologs. Viņš vienkārši izpako cilvēku iekšējo pasauli ne caur savu pieredzi, bet arī ļoti svarīga ir astrologa pieredze, ļoti svarīgs ir viņa backgrounds, jo, ja mēs gribam aiziet pie astrologa, kurš dos mums padomus, kā veidot savu personīgo zīmolu, bet šis astrologs ir tur savās 4 sienās un neiet ne uz vienu podcastu,
Tad es šaubos, ka šis astrologs arī zinot ļoti foršus padomus no astroloģijas, redzot natālo karti, tur kādam ir jābūt agresīvam, kādam ir jābūt superpūkainam un jārāda savs lifestyles, kā viņš tur savu latīti dzer, kādam vajag pārdot sapņus un kādam vajag iet un ar visiem komunicēt un taisīt, rādīt savu ikdienu. Vienkārši ir ļoti dažādas šīs metodas. Un, ja tas cilvēks pats tam nekad nav gājis cauri, tad viņš vienkārši natālajā kartē neieraudzīs tās lietas, kuras strādā cilvēkam, kuras atbilst šai nozarei. Ļoti svarīga ir personīgā cilvēka pieredze. Tāpat ir medicīnas astroloģija, kolosāla nozara. Bet es, piemēram, tur nevaru līst, tāpēc, ka man nav nekāda backgrounda, man nav nekādas pieredzes ar to. Man nav kur to pateikt. Kur vislabāk pielietot astroloģiju? Kā jau mēs teicām, reāli var visur pielietot, bet pirmām kārtām, ar ko sāk, es tagad tā iedomājos par savām studentēm, pirmām kārtām, es esmu ļoti daudz dzirdējis teikumu no viņām, ka ar manīm viss izrādās ir kārtībā. Pirmkārt, tu apstiprini, ka mums katram ir iekšā kaut kādas limitācijas bloki, mums ir audzināšana ieliktais vai nekas nav tas foršākais. Par foršo viss priecājās, bet ir arī tās daļas, kas nevisai patīk, kas mūs bremzē kaut kur dzīvē. Pirmkārt, viņus atrod caur astroloģiju, ieskatoties, atrod un saprot, no kurienes tas nāk, kas tas ir, tur viss ir paskaidrots. Tiešām katra tava iekšējā kaut kāda doma, kāpēc tāda ir tavējā tieši. Vispār tavs rītības kaut kāds, tieši tā, kāds tu esi vai ne, viss ir paskaidrots. Plus vēl tu uzzini, kas tev ir paredzēts. Jo lielākais personīgi man, nevis paredzēts, bet kāds tev potenciāls ir. Ja? Jā, kāds tev ir potenciāls paredzēts ļoti plašā nozīmē, kā mēs jau teicām, nav konkrēts kaut kas, jā, bet uz kuru pusi tu vai tu esi cilvēks, vai tu esi dokumentu tāds, vai ne kaut kāds. Tur brauks ar Bentley vai vēl kaut ko, jā. Nē, tur Bentley mēs neredzēsim. Bet teiksim tā, ka tu tur vari strādāt ar daudz cilvēkiem, ka tu vari būt tiešām bagāts, jā, teiksim, ka tev ir tas potenciāls, ka tu vari mācīt, ka tu vari atdot informāciju, jā, tādas lietas, jā. Tiešām bagāts var būt gandrīz katrs, jā, strādās ar sevīm, tiešām. Gandrīz katrs var būt tiešām bagāts. Bagātība, tas tāds, protams, arī jautājums, priekš kam tev vajag būt bagātam. Tieši tā. Tas vienkārši bagātām daļa bagātības bezjēdzīgi būtu. Lūk, tā kā atejot atpakaļ pie jautājumā, galvenais, tu zini, kas tu esi, un tu zini arī, tā kā, ko plašā šajā te nozīmē ir tavu dvēseli tev paredzējusi. Un tad tu vari sākt, jau tur vēl ir 101 niansi, jā, izmantojot konkrētus rīkus. Pirmkārt, salabot to, kas līdz šim nestrādāja, pagriezt savējo dzīves ceļu kaut kādā konkrētā tavā virzienā, jo tu tāpatās cilvēks pats izlemj, uz kuru pusi viņš iet vai ne. Tā kā es vienmēr stāstu, es varēju būt psihologs, astrologs, tarologs, jebkurš logs vai ne, tāpēc, ka tam nav īsti nozīmes. Es zinu, ka manai dvēselē ir jābūt skolotāja dvēselē. Okay, kā izmantot to, jā. Tā tu vari izmantot, sāc lasīt, tu visu to nolasi aplī. Man patīk tas, ko tu pateici, izmantot sevis iepazīšanu. Jā. Es saprotu, ka jūs par šo tēmu varat runāt vienkārši stundām. Es jūs bišķiņ bremzēšu, jo es arī gribu iziet cauri, teiksim, neiet pārāk dziļi. Tāpēc man patīk tas, ko tu pateici, sevis izzināšanai. Un tas man ļoti patīk. Tas ir vienkārši priekš parastiem mirstīgajiem. Reāli tas ir vienkārši saprast. Jā, esmu parastais mirstīgais. Jā, okay, jā. Mums vajadzētu ņemt tavu karti un skatīties un iet cauri. Un tad visiem būtu saprotams, jo tādos abstraktos tur sevi izzināt. Viss ir ideāli, lūdzu. Jo sevi izzināt. Mums vajag uzģenerēt. Tu vajag uzģenerēt, jā, bet tā pēc datuma, pēc laika nevar pateikt, jā? Uzģenerē uzreiz, tas jau aizvien 6. novembris 6:05 piecēlos Liepājā reāli piedzimu. Piecēlies, jā, piecēlos. Nē, bet jā, nevar īstenībā tā teikt abstrakti, vai ne, kad sevis izzināšanai, jo tas ir tas nepareizais. 84. Jā. Cikos? 6:30? Jā, 6:05. 6:05. Jā. Kamēr Sandra meklē, mēs vēl bišķi nedaudz parunāsim. Kur nevar izmantot astroloģiju? Kur nevajag izmantot? Kur nevajag? Es personīgi... Cilvēki izmanto nepareizi, varbūt tās. Es personīgi pati sev neprognozēju. Es esmu astrologs, bet ja man ir jāizdara izvēle, kurā datumā man iegādāties kaut ko, vai pieņemsim, es nezinu, cilvēki prasa kādu precēties, kurš datums labāks, nē. Mana teorija jau pēc manas pieredzes balstoties ne tikai pēc mācītām vai ne, tā kā zināšanām, ko es mācījos, bet ir tā, ka tad, kad mēs iepazīstam sevi, gatavojies, ja? Tad, kad mēs iepazīstam sevi caur šo te astroloģiju,
mēs sākam dzirdēt sevi. Tu arī pieminēji, ka tad, kad tu esi uz savējā ceļa, tad tu sāc just savu intuīciju. Tu esi savā šajā dzīves ceļā, tu jūties tieši tā. Super. Jo īstenībā mums jau iekšēji visiem tā sajūta ir jautājums, vai tu viņu dzirdi vai nedzirdi. Tas ir baigi svarīgi. Jā, nu lūk, tāpēc es neprognozēju, es neskatos. Vēl kur nevajag pielietot. Ir vēl kaut kas, kur nevajag pielietot? Nu nē, visur citur. Es neskatītos, kādā krāsā man vajag mašīnu, piemēram. Es vienkārši kādu gribās tādu ir. Bet ir cilvēki, kas uzdod man tādus jautājumus, piemēram. Es saku, neprasiet man. Tā ir atbildības. Es domāju, tas tāds atbildības nomešs. Tas, ko tu saki, man arī principā neinteresē. Es nezinu, protams, to mēs vēl parunāsim. Tas arī man būtu interesanti. Vai ir dienas, kuras tiešām tev ir super baigais tur potenciāls, kur tu vari izmantot vai nē, es to nezinu, bet pieļauju to, ka tomēr tās planētas kustās, un mēs redzam, ir paisums, ir bēgums, ir skaists, mēs saprotam, ka tās planētas kustās, un tas iedod ietekmi uz Zemi, uz mūsu pašsajūtām, pilnais mēnesis cikls un tā tālāk. Es to pats pilnīgi jūtu. Es braucu mājās, es skatos, tas pilnmēnesis, es reāli jūtu, man īstenībā reāli, kaut kāds baigais powers ir reāli, kad ir pilnmēnesis. Bet jo jutīgāks ir cilvēks, jo viņš ir vairāk, kontaktā ar sevi, savu ķermeni, jo tu vairāk jutīsi. Jo tu pats zini, cik mēs sastāvam no ūdens, vai ne? Liela daļa nejūt, tāpēc ir cilvēki, saka, man pilnmēnesis ne šis, ne tas, vai ne? Kaut gan viņi ir agresīvāki, tur būs vienalga, bet viņi nejūt, viņi vienkārši nav kontaktā ar sevīm. Jā. Ko aiziet, mums līdz nāk kaut kas? Pārbaudi, vai pareizi šitā augšā viss. Kas tur viņam ir? Tas redz daudz vienā pusē sako. Mums ir vienāds ascendents. Vispār man vajadzētu draudzēties ar tevi, jo tev arī finanšu sfērā ir daudz līdzību man, kuras man tikai vajadzētu iemācīties un pārņemt un arī tādā veidā operēt. Jo, piemēram, kas ir tās? Tātad super. Sandra, līdz pastāstīs par manīm kaut ko nedaudz no astroloģijas puses. Jā, bet es mēģināšu tikai ļoti vienkāršas lietas, jo, protams, ka tur jebkurā sfērā, tāpat arī astroloģijā, mēs varam skatīties virspusē, varam skatīties ļoti padziļināti. Ja mēs runājam virspusē, piemēram, kas ir tās lietas, kas tev dod dzīvības enerģiju, no kā tu tagad rīktīgi uzpildies un kļūsti par idejumu kaut kādu ģeneratoru, par iespēju magnētu, un dzīve vienkārši sāk griezties ar tevi, tikai pasaules naba tāda paliec. Tās ir visas kādas transformējošās lietas, piemēram, pastāvēt uz naglām, savu ķermeni novest līdz pilnīgam spēku izsīkumam sporta zālē. Izdot sev ārā. Jā, visādi psiholoģiskie treniņi. Starp citu, arī, ja tu pie tarologa aiziesi, tas arī tev iedod jaunu būstu, visādas ezotērikas. Man tas ļoti paticis īstenībā, visādi eksperimenti, man treneris, es biju aizvakar uz treniņu. Arī, kad tu mācies par kaut kādām finansēm, kad tu pats ar viņām darbojies, kad tu darbojies ar kaut kādu lielu naudu. Un pati galvenā lieta, kas tādiem cilvēkiem kā tu iedod tādu sajūtu, ka esmu piepildījies, ir tad, kad tavās rokās ir vara. Un, to var noliegt, var nenoliegt, un var pieņemt. Bet tā ir svarīga lieta. Tā ir viena spēcīgākā vispār. Tā vienkārši ir, ka tu kādu kontrolē, ka tu kaut ko vadi. Un ļoti svarīgi tādiem cilvēkiem ir izlaist to tādā veselīgā gultnē, piemēram, biznesā vai arī vadošos amatos. Jo, ja tu neko no tā nedarītu, tad visdrīzāk tu būtu konkrētākais tirāns mājās, tāpēc, ka kaut kur mums to vajag izlaist ārā. Tas ir tevī ielikts iekšā. Tu neesi mikts un pūkains. Tu neesi tāds, tur pušička, dušička. Un viss šis, tas ir tiešām tāds ar krampi cilvēks, kuram vajag varu, kuram vajag vadīt, kuram vajag kontrolēt, kuram vajag reizēm uzbļaut kādam. Un tā vienkārši ir tava iekšējā vajadzība. To var darīt veselīgi. Tas man ir ierakstīts jau principā manā dzimšanā. Es jau esmu principā tāds radies. Jā, ja tu, piemēram, mēs skatītos to, tad, kad tu piedzimi, mums būtu aptuveni skaidrs, uz ko šis bērniņš iet, kur viņu labāk pavirzīt, kādus pulciņus viņam iedot, kādas iespējas viņam piedāvāt, likt kaut ko darīt. Tu teici, ka tur daudz eksperimentēt. Es īstenībā jau no bērnības ļoti daudz eksperimentēju, tāpēc arī principā bija tur ļoti daudz riskantas viskaudas lietas, teiksim, bērnībā viskaut kam gāja cauri, tāpēc, ka man bija šī tendence eksperimentēt. Tagad es eksperimentēju apzināti un, teiksim, iegūst no tā baigo labumu. Agrāk es iegūju ļoti daudz to negatīvo pieredzi, bet arī ļoti labi, tāpēc, ka es zinu, kur tas aizved un pēc kam, ka to nevajag, teiksim. Es saprotu, kas dod tev to pievienoto vērtību, kas nedod. Jā. Otra lieta ir tādiem cilvēkiem, kā tu, parasti ir kaut kādas bailes no, tie ir vīrieši dzimtā, kaut kādi, kura pakāpes, kad neiedziļināšos, bet bailes darīt kaut ko, kas atšķiras no tā, kas ir pieņemts vispār dzimtā cilvēkiem. Piemēram, visi vīrieši tur galdnieks, podnieks varbūt pārāk radoši, bet tur kaut kāds tur strādnieks, viss, kas ir tāds, vīriešu darbi, un tu tagad tāds paņem izdomā, es gribu būt mentors. Un ir tik daudz iekšēju noliegumu, baiļu, aizliegumu sev, ka liec sevi visādās kastēs, ka jābūt normālam, pareizam, bla, 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 bla. Un ja ātrāk tu no šīs kastes, kurā tu pats sevi ievieto, izlauzies, ka tu drīksti atšķirties un
nokomunicē varbūt to ar dzimtas locekļiem, ka es darīšu citādāk. Jo tu sev vairāk iepazīsti, atklāji, jo tu arī vairāk aiziet tajā pareizā virzienā. Un šādi vīriešiem varbūt tas ir mazliet vienkāršāk. Sievietes ļoti vienmēr viņas iesēžas savā kaut kādā, kā visas sievietes darīja, kā drīkst, un tā viņas arī dzīvo. Māc kaut kādā lomā tur. Mēs arī redzam pēc natālās kartes, kurās sfērās ir pieprasīta tava ekspertīze, kur tevi grib kā ekspertu. Un tevi grib kā ekspertu visā, kas saistīts ar komunikāciju, kontaktu veidošanu. Ja tu ar šīm zināšanām dalies, tevi grib dzirdēt. Šī ir stratēģija, ko vajag un var izmantot savā personīgā zīmola attīstībā, savā biznesā. Un tur cilvēki tevi dzird tas pats, ja tu gribētu kaut kad attīstīties tur. Tajā pašā producēšanā, sociālā tīkla attīstībā arī tur tu uztaisītu rezultātu. Cilvēki, ja tevī gribētu klausīties, viņiem vajag tieši šīs lietas dzirdēt tieši no tevis. Kas tev dod, starp citu, mieru, iekšēju komfortu, tādu atslābuma sajūtu. Tas ir sports, tās ir visādas adrenalīna aktivitātes, tas ir mentoring, kad tu pats mentorējies pie kāda, kad tu kaučojies pie kāda, kad tu pats esi kā mentors kādam. Un, starp citu, tavs iekšējais miers ir ļoti atkarīgs no tavu attiecību kvalitātes. Tāpēc šī tēma vienmēr būs aktuāla, jo viņi ir sakārtotāka, jo iekšā labāks iekšējais. Tās ir tikai pāris lietas. Te ir ļoti daudz ko skatīties. Vēl tagad varētu iedot Ingai, viņa tev vēl to. Tu teici par naudu. Man no tevis jāmācās, tur daudzas lietas. Labi, par naudu tas ir, īstenībā tur vienkārši paskatīties tādas bāzes lietas, tā nav finanšu karte. Mums ir 2. māja, visiem natālajā kartē tur tāds kociņš, kur ir romiešu cipars 2, kuru zīmi viņš šķērso, to mēs pa lielumu arī skatāmies. Un tur mēs redzam, kas ir tās prasmes, tie dzīves skili, kas mums vienmēr dos peļņu virs vidējā. Visiem cilvēkiem bez izņēmumiem dos peļņu virs vidējā, ja viņi šīs prasmes apgūs. Un tev šīs prasmes ir prasme riskēt, finanšu pratība, tāda tiešām dziļa finanšu pratība, nevis Exceli mācēt uztaisīt, bet tu zini, kur investēt. Man, piemēram, tā ir pilnīgi black spot. Man to vajadzētu attīstīt. Es to nedaru. Tā strateģiskais redzējums, tas ir ļoti labs. Tā ir nemitīga transformācija. Un, piemēram, ja tu būvē savu kaut kādu biznesu zīmolu, tev visu laiku ir jāmainās. Tev jātaisa rebrandings regulāri. Tev vajag skatīties, kas tur strādā, nestrādā visu laiku. Jā, tu nevari. Ir cilvēki, kuri tiešām, mēs arī redzam, ir lieli uzņēmumi. Jā, viņi reizēm, laikam uztaisa tur rebrandingu, kaut kādus jaunus produktus ievieš, bet pa lielam, kādi viņi bija pirms 20 gadiem, tādi viņi ir tagad. Tu nevari tā atļauties darīt, jo tev tas uzreiz, tu redzētu, kā vienkārši grimst tas viss pasākums. Tādas mazas lietiņas, citu arī tavā gadījumā klausīties savā intuīcijā, visā, kas ir saistīts ar biznesu, ir daudz svarīgāk nekā taisīt Exceli. Un ir cilvēki, kuriem ir otrādāk, kuriem vajag taisīt Exceli. Super, baigi interesanti arī, ka es sāku ieklausīties sevī tikai tur pēdējos gados, tā ritīgi, teiksim. Un ne tikai ieklausīties, ko nozīmē ieklausīties sevī. Tas nozīmē reāli to, ko es jūtu, iet un darīt. Un tas ir baigi svarīgi. Es agrāk varbūt tās kaut ko jūtu, bet darīt es reāli nedarīju. Tagad es vienkārši jūtu un es reāli eju un darīt. Un tas, man liekas, tas ir baigi svarīgi, ka tu uzticies sev. Ka tu sāc arī vairāk uzticēties sev. Tāpēc par manīm astroloģija, vispārējais, psiholoģija, esmu ļoti daudz iekšā, un tas man ir super tuvu tēma. Jo tur tu vairāk atklāji sevi. Un jo tu vairāk atklāji sevi, tu dzīvē daudz vieglāk var vienkārši iet uz priekšu. Tāpēc, ka tu saproti, tas nav mans, šitais ir mans, es jūtu šito un es eju darīt to. Un arī ar cilvēkiem, teiksim, tur, kaut kādi cilvēki arī tur cirreiz tur domāja, tur, teiksim, ok, tur satiekos, vienkārši saprotu, kad nebūs. Un es vienkārši reiz nogriežu vienkārši tu cilvēku un visu. Es domāju, ok, tagad varētu jau it kā kādu laiku paiet kopā, es domāju, priekš kam? Es vienkārši čiku un visu, un saprotu, un tas, principā, man ir diezgan viegli izdarīt. Galvenais life skills ar šādu resursu māju ir mācēt nogriezt lieko. Riktīgi mācēt, spiest zem sevis, nebūt ērtam. Tad, kad tu mēģini būt laba meitene visiem, tas ir mans lielākais klupšanas akmens. Ar to strādāju visu kopš es zinu, kas man jādara. Tā ir tā lieta, kur es skatos. Un es labprāt to iemācītos no cilvēkiem, kas to iemieso, kas to jau māk, jo es vienmēr atduros pret to, ka lai vai cik ļoti es domātu, ka es necenšos būt laba visiem, es tāpat redzu, ka es cenšos. Un tā ir tādiem cilvēkiem ļoti būtiski. Man tas iekšējais, kā viņš saucās, tas, nevis kritiķis, bet kaprīs, ka tu tā kā, drama, tā kā tāds iekšēji, tā kā tāds iekšējais protests, man viņš ir bijis visu laiku, un tas, ko tu interesanti pasaki, tad man bija kaut kāda brīdi, kad es reāli bišķiņ tā kā salūzu. Tāpēc, un es šito baigi atsakoju pēdējā laikā. Es tagad eju atpakaļ uz to, kad es saprotu, nē, es tomēr pastāvēšu pa savu.
Es netaisos nevienam tagad pieņemt kaut kāds lēmums. Man ir kaut kāds cilvēks, kurš es ilgu garumā tur uzņēmos, kad es vienkārši baidījos pieņemt to lēmumu un būt tā kā varbūt sliktais. Nosacīt sliktais, bet es jau neesmu sliktais. Vienkārši es tagad saprotu, es darīšu tā, kā es uzskatu, nekas, ka man tā pozīcija tagad nav brīva, tas nekas, vienkārši paldies uz redzēšanos. Ja man tur kaut kas neapmierina, es reāli tomēr, es diktēšu noteikumus un viss, tāpēc, ka es to jūtu un es vairs netaisos nevienam izpatikt, tāpēc, ka man nav nevienam jāizpatīk. Tāpatās, un tikai tad, kad tu dzīvo tā kā pēc saviem noteikumiem, tieši tikai tad tu sāks ritīgi patikt kādam, un, protams, kādam arī nepatikt. Pareizi? Protams. Un tas ir baigi svarīgi. Starp citu, es saprotu, apmēram, kāda ir tava karta, bet tu tikko izstāstīji vienu no saviem dvēseles uzdevumiem, ko viņi nākuši šeit mācīties, jo tu varēji arī to neiemācīties. Tu varēji turpināt izpatikt citiem. Un es to reāli tagad nočakoju īstenībā, vienkārši tagad saprotu, Es, protams, neesmu nekad tur pilnībā visiem izpatīts, bet ir kaut kur es baidos kaut ko pazaudēt, un es tur tā kā saprotu, ka līdz ar to es sāku kaut kam piekāpties, kaut ko, ja. Es nesaku, ka nekad nevajag nevienam piekāpties, bet kaut kur pret sevīm piekāpties. Es saprotu, ka īstenībā es tagad saprotu, ka man vajadzēja ātrāk vienkārši pieņemt to lēmumu, tāpēc es saprotu, es reāli ilgu laiku īstenībā, mana kompānija reāli cieta, vienkārši dēļ tā cilvēka saprotu. Tā ir māca dzīve, jo tev ir īstenībā tavējais atslēgvārds ir drosme, un tu visu laiku, tagad vismaz 3-4 reizes pateici, baidījos, tu nedrīksti, nedrīksti. Vienkārši iet. Drosme. Un tas ir, manuprāt, šādā veidā mēs tikko atbildējām uz tavu jautājumu, kā astroloģiju var reāli izmantot sev par labu, jo skaties, es tev pasaku, ka tev ir jābūt nērtam citiem. Tev tāds, tur, kur es biju nērts, man reāli foršāk aizgāja, tur viss izdevās, tu sāc atsakot tās situācijas dzīvē, kur tu esi tā rīkojies, un tev tas nāca par labu. Un šis tev vienkārši, tas, ko es teicu, tas ir atbalsts tavai intuīcijai. Un brīžiem tu vienkārši aizmirsti viņu, tāpēc, ka tāds viens rīls tur pavīt, ka jābūt visiem labam cilvēkam, tur blablabla, kuri garīgie standarti. Rīls tas ir viens otrs, ka tev dzīve, tev ir bijis kaut kāds grūtības. Es tajās grūtībās reāli saprotu, man tās grūtības bija tāpēc, ka es to izdarīju to un to un to, un es tagad reāli sākšu visiem palikt ērts, tagad es vairāk tā nedarīšu, un es esmu tam gājis cauri. Ka tev tā kā kaut kādas tās kļūdas, kas ir bijušas, vai kaut kādas pat neteikšu kļūdas, vienkārši kaut kādas grūtas situācijas, kurās esmu varbūt pieņēmis nepareizos lēmumus, pret sevīm nepareizos lēmumus, kur es principā esmu sācis spēlēt kaut kādu lomu, kur principā pēc būtības, paskatīsimies uz Donaldu Trumpu, paskiet lūdzu, kuram cilvēkam ar viņu būtu ērti strādāt. Gan drīzāk nevienam pareizi, vai kāpēc viņš ir tur, kur viņš ir. Tāpēc, ka viņam principā viņam vienalga, ko pa viņu domā, viņam vienalga, tas ir cilvēks, kurš iet un dara, viņš ir konkrēts, mega spēcīgs cilvēks, ja? Bet viņš vienkārši iet, un tāpēc viņš arī ir tur, tāpēc, ka viņš ļāva sev iet, turpināt iet. Jā, viņš daudziem ir neērts, tas tipāšs, kāds ir viņš, īstenībā ļoti daudz uzņēmē arī, ja? Tikai viņi arī sev neatļauj to līdz galam realizēt. Ne visi ir tādi, un ne visiem to vajag. Tieši tā. Tāpēc ir forši zināt to, kas tieši tev strādā, un atcerēties vienmēr, kas esi tu un par ko tu esi, un neaizmirst šīs lietas. Un tad, kad tu viņas aizmirsti, tu paņem un sev atgādini. Man šķiet, ka šādi visvieglāk var parādīt, kā mēs varam astroloģiju izmantot. Tātad tikko mēs notika rasbor. Ļoti paminimāli. Bet nedaudz padalieties komentāros, kā jums patika to, ko tikko Sandra teica par manīm, par skatoties uz manīm par astroloģiju, vai jūs esat kaut ko tādu arī darījuši savā dzīvē, izzinājuši sevi, ierakstiet komentāru, ko jūs par sevi atklājāt un ko tas jums deva dzīvē. Tāpēc, ka to, ko tagad Sandra teica, tas ir principā forši, man patīk, tāpēc, ka tā ir tā sevs atklāsme, un atkal caur kaut kādu citu prizmu paskaties, un hops, un čik noķer to vienu lietu, un tā ir viena lieta, pie kuras, principā, tu arī atkal var tagad piedomāt, par to, ko es tev teicu tagad, par to neizpatikt nevienam citam, un tā ir tā tēma, ko es pēdējā laikā esmu pie sevi apdomājis, un es sapratu, kur es esmu dēļ tā, esmu cietis, kad es reāli būtu vienkārši sāku kaut kur vienkārši kādam izpatikt un tā tālāk, un negāju par to, kā es īstenībā iekšēji gribētu reāli iet, Un tas ir baigi būtiski. Vienkārši. Man kā astrologam pasties, cik izdevīgi es skatos tavu kartu, un tāds, tas ir kaut kas līdzīgs manējam, un tu vienkārši stāsti savu pieredzi, es klausos pārņem, un es esmu tikai milzīgs ieguvējs. Paldies, viss savs vaļā. Super. Godīgi dzīve paliek daudz vieglāk zināt astroloģiju. Tad, ja saproti, ne tikai astroloģija, es domāju, arī psiholoģija, arī daudz protams, viss tas ir kopā, tas viens otru viens otru tikai papildina, tur jau tā lieta, tāpēc es domāju, baigi svarīgi, ka tu esi atvērts. Un man arī pēc, nezinu, tur bija rakstīts, ka esmu ļoti atvērts visam jauniem. Jā, es esmu ļoti atvērts.
Tam būtu jābūt. Strelnieks, skorpions. Tu esi visas 12 zīmes, kaut kādā veidā. Tur viss ir, jā. Mēs pēc tam varam paturpināt. Tad būs ilgs vakars. Būs ilgu. Starp citu, kas ir ļoti, manuprāt, man personīgi patīk atskatīties atpakaļ, tā kā tu minēji, ka dzīvē kaut kas nesanāk, ir bijusi kaut kāda grūta situācija, un tad paņemt astroloģiju palīgā un pāanalizēt, un tad tu gūsti tādu mācību. Tas ir super. Nevis uz priekšu ir grūti skatīties, jo mēs joprojām esam cilvēki, mums tur var bailīt ieskriet, ka es tur redzu, ka Dievs man Saturns iet 8. mājā, tūlītās tranzītais. Bet uz atpakaļ paskatīties, tas ir tik vērtīgi. Tas ir super. Man ir godīgi negribas tur kaut ko tagad kādam paprasīt, kas man būs uz priekšu, bet iekšēji, ja tu atkal jūti sevi un esi kontaktā ar sevi, es iekšēji zinu, kas man būs. Es vienkārši iekšēji zinu un jūtu. Es zinu, vienkārši jāiet, es turpinu iet un es zinu, ka man viss būs. Tad tā ir atkal tas darbs ar to iekšējo vizualizāciju, ar to savu iekšējo sajūtu, ko es vispār, kas konkrēti esmu sarakstījis, ko es gribu savā dzīvē sasniegt. Tā tālāk es zinu. Un es uz turieni neju, un es zinu, ka man tas būs. Man nevajag tagad aiziet pie astrologa, pateikt, klausies, pasaka man, pēc 10 gadiem, kas man būs. Es par to negribētu zināt. Kas to var pateikt? Astrologs to dara, tas ir vienkārši jo agrāk es atceros, ka bija šitas ļoti daudz, kad es atceros meitenes, ka gāja tur kaut kāds man draudzenes vienkārši iet, vienkārši paprasīt, kas viņām reāli būs. Tāpēc saku, mēs sākām arī, mēs to nedarām. Vismaz es nedaru. Es pieņemu to, Tad tas ir to, ko nevajag darīt astroloģijā. Tur nekādu nākotni prognozēt nevajag. Ok, bet astroloģija ietekmē, ir kaut kāds dienas, ka tev ir vienkārši super veiksmīgās dienas. Tu vari kaut kur paskatīties, ka tev ir atkal dienas, kur tev neko nevajag darīt. Tu viņus paskaties, es reāli slikti jūtos, un paskaties reāli, tur točni tev priekš tevīm tās dienas bija slikti. Ir Pa lielam, jā, es neteiktu, ka ir dienas, kad tu paskaties un tev labāk neko nevajag darīt. Tādu dienu nav. Tur arī vajadzētu darīt, lai tur vajadzētu darīt, lai tu nejustos slikti. Bet vienīgais, ko es personīgi, ļoti divas lietas ir tādas, ko es izmantoju no prognozēšanas astroloģijas. Es skatos savu solāro gadu, jo tad man ir aptuveni skaidrs, par ko ir šis gads un kur man jāvirza vairāk savus fokus. Un es skatos tranzītus dienām, kad es gribu, piemēram, kādu projektu palaist, vai arī kad, kaut kādu pārdošanu. Un tad es paskatos, vai šajā dienā tur man ir izdevīgi to darīt, man ir neizdevīgi to darīt, vai es saskaršos pēc tam ar kādiem izaicinājumiem. Un es arī esmu taisījusi eksperimentu, kā ir, kad es to izdarīju tajā dienā, kad pēc prognozes es saskartos ar izaicinājumiem. Un es ne pret ko to nemainītu īstenībā, jo tie izaicinājumi mani ļoti izaudzēja ja tu kā cilvēku. Aizgāji kaut kur nepareizi, piemēram. Jā, un tāpēc es uzskatu, ka es kā astrologs, man ir forši interesanti to izmantot, un reizēm vajag, piemēram, šobrīd man ir maziņš bērniņš, un man tie izaicinājumi šobrīd nav nepieciešami. Es izvēlos tomēr mazliet atvieglot savu dzīvi, bet visos citos apstākļos nevienmēr tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka mēs tā pazaudējam to dzīves garšu, savas kļūdas, iespēju mācīties. Un tāpēc tā astroloģija izmantot, lai katru savu dzīves notikumu plānotu, es uzskatu, ka tas ir ļoti tā bet intuitīvi, jo īstenībā, ka tu esi arī kontaktā ar saviem, intuitīvi mēs arī jūtam pareizi. Tu jūti pareizi, šodien varbūt es reāli īstenībā kaut kā nejūtos, man tā ir bijis. Es šodien reāli atcelšu visu. Man tas ir ļoti reti, bet kādreiz to reāli izdarīju, un vienkārši atcēlu. Tad ir pilnīgi vienalga, kas tur ir tavā kartē, kas šobrīd debesīs noteikti vienkārši tu jūti, ka tev vajag, un tu to izdari. Vienīgais, ko es noteikti ieteiktu, ir neprecēties un nebildināt nevienu, tad, kad Venēra ir retrogrāda. Jūs varat pagooglēt, ko tas nozīmē, bet tā tiešām ir tik daudz piemēru, ka tā ir bijusi nepalīdzoša lieta attiecību saglabāšanai. Bet atkal, tas ir tāds vienkārši statistika, bet arī šeit, piemēram, cilvēki apprecās perfektā datumā un viņi nekādā veidā neieguldās savās attiecībās. Datums viņus neizglābs. Bet, ja viņi apprecās perfektā datumā un ieguldās attiecībās, ļoti labs kombo. Okay, labi, tad varbūt parunāsim par biznesu. Kā astroloģija var palīdzēt biznesam? Atkal jebkā. Pirmkārt, tu iepazīsti sevi, tu vari saprast, kāds tev ir bizness labāk, vajadzīgs, kur ir tavējie stiprie rīki vai neko tu var piemērot pēc tam, kur savukārt ir tavējie mīnusiņi, kā tev veidot savējo komandu, kāds ir zīmols vai ne, kā reklamēt. Turpat ir līdz pat reklāmai kādi toņi vēlams. Vai labi, okay, tas varbūt, es domāju, kaut kādā strateģiskai plānošanai, tas var kaut ko palīdzēt? Protams, jā. Ir kaut kādi, kas tev uzņēmumi, kas ir nākuši kaut ko darījuši, un viņiem kaut kas ir aizgājis. Jā, protams. Kas arī nāk.
Uzņēmumi, tu prasīji? Jā, Nē, uzņēmumi kā tādi, bet ir uzņēmēji bijuši. Un tad uzņēmums, principā ir tas pats, ja ir viens īpašnieks vai ne, tā kā zīmols savējais. Jā, viennozīmīgi jā. Jo tas, kas esi tu, ja tu izdzīvo savu labāko sevis versiju, vai ne, tu arī būsi saskaņā ar sevīm, tu vēl pakonsultēsies ar astrologu, tu vēl sapratīsi, kā tev vislabāk nāk nauda. Un ja tavs uzņēmums ir tavs zīmols, uzņēmumam arī ir atsevišķi vēl karte savējā. Starp citu, es netīšām nodibināju savai manējais ūdensvīrs, kas tieši ir ideāli astroloģijai, neapzināti. Tāpēc es sekoju arī savai intuīcijai ļoti. Bet, protams, to mēs varam salikt visu kopā, un tur ir stratēģija, tur tiešām ir viss, no ar ko nodarboties, kādus klientus labāk piesaistīt, kā to darīt. Pilnībā viss. Okay. Jā, mans fokus, jau teicu, vairāk ir tieši uz personīgo zīmolu. Līdz ar to, piemēram, ja tu pie manis atnāktu un prasītu, lai es tev iedotu kādu stratēģiju, kā tev savu jumtu uzņēmumu attīstīt, es tevi neņemtu kā klientu. Jo vienkārši es nepraktizējos, man nav interesanti. Ja tu man prasītu, kā tev savam uzņēmumam attīstīt sociālos tīklus, es tev tur palīdzēšu gan no producēšanas puses, gan no tava personīgā zīmola attīstības puses, pateikšu, kas ir labākās features, ko izmantot. Tas jā, bet ka tādus uzņēmumus, ja kaut kāds tur pārtikas apstrādes vai arī atkrituma apstrādes. Tas tev vienkārši nav neņemtu. Jā, bet man ir klienti un ir bijuši, un šobrīd arī 15 cilvēki iet fokus grupā, kuriem mēs attīstam to zīmolu. Mēs tikko sākām, tāpēc man nav ar ko vēl pablatot, bet būs. Un, tur gan ir bijuši cilvēki, kuriem ir sava uzņēmējdarbība. Viņš kā personība attīsta savu uzņēmējdarbību, vai kā pašnodarbinātājs, vai viņam savs sijā nav nozīmes tam. Un es redzu, kā šiem cilvēkiem strādā tās lietas, ko mēs izrunājam. Viņš redz, ka viņš daudz ko dara jau tā, kā vajadzētu. Viņš pieliek klāt vēl pāris lietas. Viņiem nāk pirkumi vairāk tajā dienā. Ir cilvēki līdz tādām paradoxālām lietām, ka cilvēks aiziet uz masāžu, un kamēr viņš tur ir, viņam tur uzņēmums uztaisa abarotu vienā dienā, to, ko parasti tur pusmēnesī vai mēnesī uztaisa. Arī šādi piemēri ir. Ne visi ir tādi piemēri. Ir cilvēki, kas tur pa drusciņai aug, viņiem nāk labāk, viņi jūtas drošāk, viņiem ir vairāk pirkumu. Un augšā pa drusciņai gan, šis konkrētais piemērs bija internetu veikals, bet ir arī citi, kas tur kosmētiku ražo, viena meitene, tad tur sākot no zobārstiem, beidzot ar kosmētiķiem un visi šie cilvēki, tas ir tas, kas man ir interesanti. Viņiem ir interesanti strādāt. Man ir ļoti viegli redzēt, ka tas, ko es saku, viņiem strādā un aiziet. Un man patīk tas, ka es redzu uzreiz rezultātus. Ko vēl uzņēmēji prasa? Tieši par savu uzņēmējdarbību. Vienkārši uzņēmēji atnāk, ko viņi prasa. Vispopulārākie jautājumi ir, kā man piesaistīt klientus, kā man veicināt savu atpazīstamību un kā man nopelnīt vairāk. Šie ir tādi standarta jautājumi, man jāatzīst. Un uz viņiem mēs varam atrast atbildes. Tieši tas pats tās life skilli, kuru cilvēkam ir jāapgūst. Tā ir pirmā lieta, bez viņas tālāk ne. Un, diemžēl vai par laimi, diemžēl kā cilvēkam, bet par laimi kā praktiķim, es esmu redzējusi vairākus sūdīgus piemērus. Kā izskatās cilvēka bizness, ja viņš neizmanto šīs prasmes, ja viņš viņas vispār nav apguvis. Un turpat var redzēt to dinamiku, ka viņš paņem deleģē tās lietas, viņam procesi sāk iet uz augšu, un tad viņš atmetās, un viss atkal aiziet virs. Deleģēšana ir tāda, kā lieta, tur jau arī, kā saka, tu augšā lejā. Kaut kādā brīdī tu deleģē, un kaut kādā brīdī pēc tam tu saproti, ka tu nodeleģē, un tur reāli viss brūk, un tad tev reāli atkal jāiet ir atpakaļ, reāli tur glābt. Jā, bet tas nav tas gadījums, par ko es runāju. Tas ir bišķi, cita lieta. Okay. Jā, tādi jautājumi. Bet var... tad mēs sapratām, ir kaut kādas dienas, labās dienas, kad vienkārši saliekās, un tās labās dienas var būt pretrunā. Vienam var būt labdiena, citam var būt sliktdiena. Pareizi, tas arī tur ir viss ierakstīts. Ja? Kad tur tās visas planētas staigā, tā planētas viss ietekmē, tad vienkārši kādam ir tā labā diena, viņam super viss aiziet, kādam citam otram tiešām nevajag neko darīt. Ja? Tas arī to dod, ja? To diskaidro. Bet tāpatās, ja tu nezini astroloģiju, ja tu sev jūti, tāpatās principā to jūti. Tu to nevar nejust. Jāskatās, tas nav vispār vitāli svarīgi šādas lietas izmantot. Tas, ko es uzskatu, ka točnē ir jāizmanto, ir jāsaprot sevi, kā tev, kura sfēra strādā, kā tev visizdevīgāk ir tur realizēties biznesā vai arī realizēties kā personībai un sevi nomierināt. Šādas lietas, jā, jo tas būs atbalsts tavai intuīcijai for a lifetime. Un tu vari atgriezties pie tā vēl un vēl tajos brīžos, kad tavā dzīvē viss ir par daudz. Laipni lūgts endorfīnu pasaulē. Tas nav tikai festivāls.
vai pasākums. Tā ir globāla kustība. Tā ir vieta, kur tu satiecies pats ar sevi un savu iekšējo pasauli. Tā ir vieta, kur mēs atveramies viens otram, nevis slēpjamies aiz maskām un stereotipiem. Kur skaidrs un apzināts prāts un dziļas sarunas rada patiesu pacēlumu. Mēs ticam, ka īsta laime sākas tevī kopā ar kustību, mūziku un cilvēkiem, kuri iedvesmo. Endorfīni ir piedzīvojums, kas liek tev atcerēties, cik spēcīgi ir būt patiesam un vienkārši īstam. Mūsu galvenais princips ir pilnībā sobera, pilnībā skaidrā, apzinātā prātā, veiksmīgi apzināta un veselīgi dzīvesveida piekritēja, kas augst būt līdzīgi domājusi cilvēku sabiedrībā, kā arī apkārtējā estētika un skaistums, mēs ģērbamies skaisti un simbolizējam brīvību un estētiku ar savu ārienu. Veselīgs veģetārs ēdiens, gardi, bezalkoholiskie kokteļi, fantastiska mūzika, skaisti cilvēki un brīva, laimīga atmosfēra. Tas viss pie mums endorfīnu pasākumos. Šis nav vienkārši pasākums, tā ir iespēja atgriezties pie sevis, svinēt dzīvi un augt kopā ar līdzīgi domājošiem. Jautājums mūsu brīnišķīgiem skatītājiem, vai jums patīk šis podcasts? Ja jums patīk šis podcasts, tad ielieciet sirsniņu un piesekojiet, tāpēc, kad īstenībā mums izrādās 75% cilvēku skatās nesekotāji. Tāpēc piesekojiet, daudz mums nepieseko, un ļoti svarīgi tas ir mums gan attīstībai, gan arī tam, lai par šo podcastu uzzinātu vairāk, un arī vispār, lai mēs augtu un attīstītos. Jā, tas ir ļoti svarīgi, tāpēc piesakojiet, paskatīsimies, cik liela statistika izaugs pēc šiem maniem vārdiem, tāpēc, ka principā es to ikdienā neprasu, tāpēc šobrīd jums prasu visiem sirsnīgi no manīm, gaidu no jums sirsnīgas atpakaļ par šī podkāsta attīstību. Tas ir ļoti svarīgi, un paldies, ka jūs komentējat, un man ļoti patīk jūsu komentāri, kas ir dziļi, patiesi. Es esmu fantastiski noškāts, jo mēs zinām, kas ir Latvijā un pasaulē 98% komentāri ir negatīvi, tad manā podkāstā praktiski neviens negatīvs komentārs nav. Visi ir atklāti, godīgi, patiesi komentāri, kur patiešām es lasu un vienkārši baudu un priecājos, ka man ir tādi sekotāji, tādi cilvēki ar līdzīgām vērtībām. Tāpēc paldies, ka jūs skatāties, un es apsolu, ka šie podkāsti būs arvien dziļāk, arvien patiesāk un arvien foršākiem cilvēkiem. Tāpēc arī šis podcasts ir priekš manīm. Kāpēc viņš man patīk? Tāpēc, ka es pats no viņa es pats augu. Man tā ir fantastiska terapija. Reizi nedēļā vai reizi 2 nedēļās es eju caur šai terapijai, un es tieši nesen atskatījos un domāju, šis tik jaudīgs gads man ir bijis. Tāpēc, ka es tik jaudīgiem cilvēkiem runāju, un pirmkārt uzņem to enerģiju, otram kārtam, tu teiksim, mēs no katra podkāsta piefiksēt sev kaut kādas lietas, pats personiskā izaugsmē kaut kādas lietas, ja? Kaut arī to, ko mēs šodien jau runājām, ja, teiksim, tas uzreiz viss, tas dod to personisko izaugsmu. Principā, tu tā kā ej, un tu visu laiku stutējies, un tu, teiksim, nenoslīd vairs, teiksim, ja. Teiksim, tu arvien vairāk aiziet to savu ceļu, un tas ir par manīm. Un tas, man liekas, tas, kā šie podkāsti strādā, ka, pirmkārt, es daru to, kas man patīk, otrkārt, cilvēki arī, kas atnāk, viņiem arī tas patīk, ja, un kopā tā sinerģija veidojas, un arī tie cilvēki, kas skatās, un viņiem arī tas patīk. Un tas ir win-win princips, ja, kad visi ir ieguvēji, un tas ir fantastiski. Tāpēc paldies, ka jūs skatāties, un skatīsimies, kā statistika mainīsies. Tāpēc, par bišķiņu tām prognozēm, ir vispār astroloģijā tā, kad saku, tas būs labs gads, tas būs slikts gads. Es esmu dzirdējis kaut ko tagad teikt, ka 25. gads ir baigais pārmaiņu gads vispār, ja? Tur pasaulē un tā tālāk. Padalieties bišķiņ par šo. Kā ir? Pirmkārt, ko sēst to pļausi? Tas ir visā dzīvē tev cauri, vai ne, likums. Un mums bija, mēs visu laiku tu dzirdi tiešām 24. 25. karmiskie gadi, smagi un transformācijas, jā. Protams. Mēs ejam jaunā dimensijā kaut kādā, es esmu dzirdējis visādi šādas lietas. Jā, var rakt dziļi, var skatīties to vienkārši tādā sadzīviskā līmenī, jo pēc būtības tas ir viens un tas pats, vienkārši kādus vārdus tu izmanto vai ne, to raksturojot. Jā, un 26. gads ir teorētiski, kad mums ir jāsaņem, šie te jau jāsāk plūkt augļi lēnā garā. Bet jautājums, cik daudz karmiskos savus kaut kādus vai ne parādus tu esi atmaksājis? Cik tu esi transformējies, cik tu esi apzinājies, kas tev tur notika, cik tu esi domājis par to, tā kā tu tikko arī stāstīji, ka, kas tev ir šis te podcasts, tā ir tava personīgā transformācija, vai ne? Tas ir tev kartē ierakstīts caur, tas ir tavs atslēgu vārds transformēties, nozīmē mainīties visu laiku. Jā. Protams, kad uz augšu, vai ne? Tā kā normāli vajadzētu. Bet, protams, neiet tikai vienmēr uz augšu, arī ar kritieniem. Bet tas arī, tas kritiens ir normāls. Mēs zinām līkni ekonomikā arī. Tas ir viss normāli. Kopumā galvenais, lai iet uz augšu, vai ne?
tieši tas pats būs tagad 26. gadā. Mēs redzēsim, ko katrs cilvēks vai ne, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam sapratuši, nesapratuši 24. 25. gadā. Tur katram tas 26. arī būs citādāks. Katram citādāks. Nē, es varu pateikt, ko teiksim, es savācu informāciju. 26. gads turpina iekšējās revolūcijas ciklu, kur uzsāka Pluto ūdensvīrā globāla digitalizācija, sistēma sabrukšana un pārdzimšana. Klausās pēc Protams, ka tas tiek izmantots arī. Protams, ChatGPT ir brīnišķīgs instruments. Jā, tieši tā. Tas ūdensvīra laikmets, protams, ir ļoti, ļoti topsīga tēma, bet tu teici, ka par tiem gadiem, ka kāds ir ļoti svarīgs, transformējoši. Ja cilvēks visu laiku attīstās, tad nosauc kaut vienu gadu, kas tev nav bijis transformējoši. Kad tev neko nemainīja, es vienkārši tur eksistēju un viss kā bija. Man ir bijuši kaut kādi pāris gadi, kas esmu bijis iesūnējis. Esmu kaut ko gribējis darīt, mainīt, es neesmu mainījis. Bet cik labi tu jūties tajā gadā? Ne ļoti labi. Tam arī bija iemesls noteikti kaut kāds, kāpēc tā iesūnēja. Es domāju, ka daudzi kaut kur ir iesprūduši, mēs esam iesprūstam nevēl tagad, teiksim, saka, ka mūsu dzīves laikā vismaz 3 profesijas jānomaina, jo tu iesprūsti tajā vienā profesijā. Un tev jau tur nekas vairs nepatīk, tev vispār viss bez jāra, un tu neej no nākamo soli, tu turpini tur sēdēt, dēļ naudas, tev ir bailes kaut kur aiziet tālāk, un es domāju, tādas stāsts jūs dzirdat ļoti daudz. Stabili un droši, kaut gan tas tev neapmierina, Un iet ārā, vienkārši nebaidīties, vienkārši iet ārā, tāpēc, ka tur jau viss tā izaugsme, un tavs viss tu nodzīvo garlaicīgu dzīvi reāli. Un tev nosacīt ir tā drošība, bet tev tā kā tev nav tā jauda, pēc kam tu dzīvo. Tā ir ļoti iluzora drošība, tāpēc, ka cilvēki reāli iekšēji nejūtas droši, viņi nejūtas stabili uz savām 2 kājām. Kāpēc jāiziet bail no darba? Tāpēc, ka nav patiesībā nekādas iekšējās drošības sajūtas, jo viņa nemaz neslēpjas tajā, ka viņu nevar izveidot caur stabilu darbu. Bet tas ir tas, atgriežoties uz tavu jautājumu par to 2026. gadu un vispār par to, kā tur mūsu ūdensvīra ēra ietekmē, tad šobrīd vairs tur sēdēt kaut kādos pamperos un gaidīt, kad kaut kā lietas pašas sakārtosies, ir ļoti muļķīgi un viss šobrīd ved uz to, ka ir jāmeklē ļoti labs līdzsvars starp materiālo un garīgo. Un tā ir tendence, kas uzņems apgriezienus ar vien vairāk un vairāk. Cilvēki, kas ir tikai materiālismā, respektīvi, es tur tikai darīšu, vajag tikai darīt, vispār šā garīguma lieta, tā ir huņa kaut kāda. Tikai viņiem ies grūti, un tikpat grūti ies cilvēkiem, kuri sēž Himalajos, meditē un domā, ka viņi ir ļoti apgaroti cilvēki un nekādā veidā nesaskaras ar reālo pasauli. Tie ir visi eksperti, kuri ļoti daudz zina, bet viņi sēž paslēpušies no visiem un neiet cilvēkos, neizaicina sevi, nemet sevi tajā materiālās pasaules skarbumā. Viņiem, tās ir 2 kategorijas, kurām būs ļoti sarežģīti, ļoti grūti. Bet tā pa lielam katrs gads atnes kaut kādu savu pārmaiņu noti atkarībā no tā, kāds cikla periods šobrīd ir. Un katrs cilvēks to izdzīvo pa savam atkarībā no tā, kas viņam šobrīd aktuāli dzīvo. Un pieminētais Plutons ūdensvīrā mums ir nākamie 20 gadi. Tā kā jā, 26. ir kaut kas maziņš, salīdzinoši. Un mums jau ir viņš, kādu laiku. Tu, ko teici, tas materiālais un tas garīgais, tas apvienojums, teiksim, tas arī es principā pajautāju Chatam GPT. Es starp citu varu pateikt jums, kādā veidā jūs varat pa sevīm uzzināt informāciju. Es jums varu iedot formulu, kur caur ChatGPT ļoti jaudīgi uzzināt pa sevīm tiešām ļoti būtiska informācija, ļoti svarīga informācija. Un viņš man pateica, ka man ir šī visu laiku tas pilnīgi tas dualisms, kad esmu ritīgi vienā tēmā, esmu biznesā. Un tur nopietni, tur ir biznesa, tur ir cilvēki, tur ir vadība, viss, teiksim, loģika, stratēģija. Un otrs man ļoti spēcīgs ir garīgums reāli, ja? Un man visu laiku šī iekšējā cīņa reāli, teiksim, tā ir tā cīņa, tās pilnīgi 2 diametrāls puses, ja? Kā tu teici, tu vari aiziet vienkārši tur pie tiem meditētājiem, un man arī tur patīk. Man reāli patīk. Bet tu vari aiziet arī tajā biznesā, kur man arī patīk, bet kaut kādā brīdī man tur reāli, es vairs tur vienkārši netiek galā, ka tur pārāk traki, ja? Un tas balans, to balans, principā, man iedeva konkrēta informācija, jā, tas iedomājas, kā viņš man izanalizēja, un es varu padalīties, kādā veidā to var, ja jūs ieliksiet plusiņus, es jums padalīšos apsolu, kādā veidā var iedot informāciju no mākslīgā intelekta, uzzināt par sevīm, kur tev tālāk ir vislielākais potenciāls un kā to izmantot. Un ka es apvienošu tagad šīs puses, ka man tagad tas laiks uz priekšu, ka es apvienošu, es iegūšu to balansu starp šīm abām pusēm, tāpēc, ka tās visu laiku bija baigā cīņa.
jo viņas ir pilnīgi diametrāli pretējas. Bet vai ir tas, ko es runāju, vairāk bija par tādu pieņemšanu un nepieņemšanu? Es neredzu, ka tādā aspektā tevī būtu cīņa, jo tev ir pieņemšana gan pret vienu pusi, gan pret otru. Un, protams, ka tas jau ir cilvēcisks faktors, kā tu nodrošini to, ka tu neaizraujies pārāk ilgi ar vienu un ar otru, un tu kaut kā tu nobalansē savā dzīvē. Tas, ka tevi tas interesē, ka tas tevi vilina vai ne, es varu iedomāties, ka viņi varētu vilināt vai ne. Tāpat, es nezinu, dzīve kā jogam vai ne, kaut kur Indijā vai vienalga, kur nav pat svarīgi, kur. Tas arī ir ierakstīts tavā kartē. Tam tev ir jābūt, vai ne? Cik es sapratu, bija Skorpions strēlnieks. Tas ir viss par šīm te augstākajām mistiskajām zināšanām, tāpēc tavs uzdevums ir būt pa vidu, apvienot visu. Vara, nauda, biznesa, tieši tā. Gan tur, teiksim, tā kā viss kārtībā. Viens otram netraucē, tikai ļoti skaisti papildina, un ja mēs to saprotam, brīnišķīgi, ej tālāk attīstīt. Jā, bet ja tu pārāk aiziet visā tajā garīgajā, tu principā biznesu var pazaudēt. Jo biznesā tev tomēr biznesa enerģija ir cita enerģija, un es sev neļauju līdz galam arī tur aiziet. Jo ir cilvēki, kas es dzirdēju, pats personīgi tāds cilvēks nezinu, cilvēks, kas ir izgājuši vienkārši no biznesa ārā, ļoti lieliem biznesiem, vienkārši izgājuši ārā tikko to savu mentoru, ko es teicu, teiksim, viņš arī no biznesa ir ārā, nopietnā biznesa. Bet ir cilvēki, kas vienkārši viņš aiziet, tur viņš ir tā viss izbesījies, izdedzis, ka viņš vienkārši aiziet, tur aizbrauc uz Himalajiem vēl kaut kur, un vienkārši visu pamet ģimeni, pamet biznesu un visu aizbrauc kaut kur. Un tas ir tas, ka tu saproti, protams, ka tā enerģija ir super, tā enerģija, bet, kā tu teici, to apvienot, pielietot dzīvē, tu pielietot to enerģiju biznesā. Man liekas, ka tas ir tas arī, kur, man liekas, pasaule, man liekas, uz tajā virzienā virzās vispār globāli. Ļoti, ļoti lēnām, bet, man liekas, virzās. Bet arī ir jāsaprot, ka mēs nevaram iet pretēji savējam dvēseles uzdevumam. Tu vienkārši nedrīkst kā cilvēks tagad aizbraukt uz šiem te Himalajiem, tur dzīvot, vai ne? Un jā, notiek tā, un diemžēl pēc tam viņi dārgi maksā šie cilvēki, jo viņu uzdevums tiešām ir apvienot, jo tavs uzdevums arī ir izdzīvot plus mīnus visus gandrīz šos stāvus, vai ne? Pieminēju stāvu teoriju. Tu nedrīkst vienkārši nedot pasaulē to, kas tev pēc būtības ir jādod. Tāpēc ir šī dzīve. Līdz 30 mēs esam bērni, principā, astroloģijas pasaulē. Pēc tam mēs sākam pieaugt. Un tad jau tālāk, pēc 30 sākums, vai ne, tad pēc 40, pēc 50, kāpēc sadalās dažādas dzīves cilvēkiem? Tāpēc, ka ļoti daudzi, viņi visi zina, mēs visi zinām, visi cilvēki zina, kas man kaut ko gribās, vai ne? Mēs visi zinām, ko mums tā kā gribās, bet tā kā tu minēji, arī mēs neklausamies. Un tad mēs vai iemācāmies ieklausīties sevī, vai nē. Un ja tu turpinās arī pēc 40, 50 neklausīties sevī, un šāds cilvēks, piemēram, arī zināja noteikti, ka viņam ir jābūt gan šajā uzņēmējdarbībā, gan Himalajos, un to visu var lieliski apvienot. Jā, ir grūti varbūt šādi, bet var apvienot. Viņš gāja pretēji savējai kartei. Es domāju, ka viņš ļoti, ļoti novilka garumā, pēc tam viss tas no sprāga. Kaut kur viņš arī... Un ļoti bieži arī tas mans mentors, viņš jau vispār, viņš nesprāga, vienkārši bija krīze, bija tas 2008. Gada krīze, tad vienkārši, ka tu esi spiests, un ļoti bieži arī, Ukrainā krīze vēl kaut kur, ka cilvēks, principā ļoti bieži cilvēkam tādu kardinālu lēmumu izdarīt, ka tev vienkārši, bet tev dzīve izmet ārā, un tajā brīdī cilvēks ir gatavs pagriezties, un ļoti daudz, kur pagriezās. Jo tev vienkārši visu tur pazaudēja mājas, piemēram, vēl kaut ko, tu pazaudēji biznesu, ja? Un tajā brīdī tu saproti reāli, vairāk tu negribi iet atpakaļ tajā nozarē visu, un vienkārši tu aizies uz citu nozari. Šeit tad arī vajag pilnīgi diametrāli pretēji. Mums ir ap 36, 37, kad ir jāmaina dzīve diametrāli pretēji, bet katrs gadījums ir individuāls. Un tāpēc arī man patīk astroloģija, jo nav viena, ir daudz kursi tagad, kas māca ļoti daudz ko, bet viens veids vai viena šī formula nedara visiem. Tur ir jāskatās individuāli, kas cilvēkam vajadzīgs. Un vēl par 26. gadu, personīgā līmenī spēcīgs impulss iemācīties darboties no sirds, nevis no bailēm. Man patīk tas. Protams, tā ir tendence, kas tā nav 2026. gada tendence. Viņa ir jau pāris gadus un diezgan daudzus gadus īstenībā jau vēl pirms es personīgi pieslēdzošu šim visam tusiņam. Es teiktu no 12. gada apmēram, cik es apmēram zinu. Es arī pieslēdzos pēc 12. gada. Bet, tas labs, vienkārši man viņš rezonē, tas arī teksts. Es arī pats jūtu, ka tas arī teksts. Vienkārši tas kļūst ar vien intensīvāk, un tā kā es teicu, ka ļoti grūties tiem, kas nevar pieņemt vienu vai otru pusi, tad, ja pirms tam vēl varēja, tu varēji maukt un būt visi noliedzēs, vienkārši, ka esmu tur materiāls, blāvišķais garīgums ir sūds. Tad tagad,
būs psiholoģiski tādi errori cilvēkiem, ja viņi turpinās to pasākumu psiholoģiski darīt. Otrs tev jau ķermenis arī šauj ārā. Ķermenis, finanses. Visas tās tēmas, kas mums ir aktuāls, attiecības, ķermenis, finanses, psiholoģija vienkārši to visu apvieno. Nē, kā tā jau ir bāze. Tā ir bāze, visiem tas ir svarīgi. Jā, jo ja tev, teiksim, tu aizēji un tu spēj spied no saviem vēl cārā kaut kur, un tu laicīgi kaut ko neizmaini, tev jau ķermenis izdos ārā. Pa fāzi bez variantiem, tur jau tā lieta. Un tāpēc jau, principā, es arī tieši nesen arī runāju, kāpēc lielākā daļa uzņēmēji tomēr smēķē, dzer, vispārējais. Tāpēc, ka to spriedzi izturēt, tu uzņēmēji spriedzi, jo tāda spriedzi, kāda ir uzņēmējiem, nav nevienam cilvēkam. Protams, tu dzīvo vienkārši neparedzamības apstākļos. Neparedzamos apstākļos, tev jāuzņemas par visu atbildību, galējais lēmums vienmēr tev un tā tālāk un tā tālāk. Teiksim, tas viss šūpols, viss pārējais. Milzīgs spriedzi. Tāpēc, principā, to spriedzi noņemt, viņu jau vajag noņemt. Protams, vieglākais noņemt alkohols, iedzert, tur uzpīpēt zālīti, uzsmēķēt. Protams, man šķiet, ka katram uzņēmējam vajadzētu, astroloģijā mēs to saucam par mēnesi atslābinošajām darbībām. Tas ir tas, ko es teicu, kas reāli iedod to iekšējo mieru atslābumu. Un tās arī, lifehacku saraksts, ko tev darīt dzīvē, lai tu lai sevi nomierinātu pa īstam. Jā, jo būs, piemēram, tu esi cilvēks, kuram jāiet uz sporta zāli, jābrauc pakliegt, kaut kur izkliegties un pašaut jāizbrauc. Un tad būs cilvēki, kuriem vajag pasist arī boksā aiziet, vai arī kādu kromagā, vai arī kickboksā, kur jāizdzīt kaut ko, izlaist no sevis ārā to mega agresiju. Un tad būs cilvēki, kuriem vajag aiziet ar ģimeni laiku pavadīt, pagulēt savā dīvānā ar savu plediņu, lai viņam tur sieva vai vīrs atnes kaut kādu kakao siltu, un viņš tiešām atslābināsies. Tu neatslābināsies tādā setupā. Bet es miksēju īstenībā. Tas, ko pateicu, labu lietu, man bija kaut kāds, 10 gadus atpakaļ, ka arī sēdēju, vienkārši rakstīju, kas man vispār patīk. Man visi tie sarakstiņi ir iekšā notos, es viņus šādi pārskatu, paskatos, svarīgi paskatīties. Un es tādā veidā arī izveidoju to sarakstu. Es agrāk arī nezināju, kas man patīk. Man svarīgi, ka tas tev saraksts ir, un pats svarīgākais, ka tu to dari. Ka tu dari to, ko tu zini. Tas man dod mieru, tas man dod prieku. Tur no tā es reāli baudu. Un darīt to pats svarīgākais. Jo, ticiet man, es reāli nedarīju. Es vienkārši, tas nekas, ka es sarakstīju, es tāpat maucu vienkārši no rīta līdz vakaram, un es par to sarakstu vienkārši aizmirsu. Es vienkārši aizmirsu. Tu vienkārši norauli no rīta līdz vakaram, vienkārši tikai restortējies, izgulies, labākā gadījumā sports, un skrien atkal, Un tas, ap citu, ir jebkura pašizaugsmes instrumenta, to starp astroloģijas trekns mīnus, ka tā kļūst par narkotiku, ka tu vienkārši zini dafigā visu ko, un tu neko no tā nedari, un tad tiešām, ja tas ir klausītāja gadījums, tad labāk nelīst tur vispār, un sākt ar basic lietām, aiziet uz sporta zāli, sakārtot uzturu, izgulēties kārtīgi, ja tas ir iespējams. Un tad tiešām paņemt tādas bāzes lietas, un tad jau, kad tu esi daudz maz uz 2 kājām, tad ņemt un meklēt papildu instrumentus, kas iedos tev jau konkrētākas lietas, ar ko turpināt. Un pie astrologa var atnākt, ka ja nevar sakārtot šīs bāzes lietas, vai ne? Kāpēc man miega traucējumi, kāpēc man ir gramošanas traucējumi, kas ļoti daudziem tagad ir mūsdienās, veģetatīvā un tā tālāk, to mēs arī redzam. Un tad var nākt pēc palīdzības. Un kāpēc nepaņemt palīdzību, ja viņi ir tepatās? Ja tu esi gatavs viņu lietot. Jo es tiešām, tas varbūt stulbi skan no cilvēka, kurš nodarbojas ar astroloģiju, bet man arī vienmēr ir ļoti liela pretestība tajās konsultācijās, kur es redzu, ka cilvēkam ne mani vajag, viņam vienkārši galvu sakārtot drusciņu vajag. Un tās ir tādas lietas, ko es viņam varu teikt, bet viņš šo neies darīt. Tāpēc, ka viņam nav gatavības zīro to darīt. Un viņam no manas konsultācijas vajag reāli vienu teikumu, un man ir sajūta, ka viņam vajag šito, lai es viņam pasaku, ka viņam ir jāiet uz kaut kādām, jāaiziet, pakomunicēt ar cilvēkiem, vai arī uz sporta zāli jāaiziet, un viņš man par to 300 eiro samaksā, un es jūtos mazliet spnērti. Tāpēc es arī esmu konkrēti nodefinējis, es mentors esmu tikai cilvēkiem, kuri jau uzņēmējdarbībā ir ilgāku laiku. Kur ir iesprūduši, kur jau pieraduši ir tāda dieta, uzņemties atbildību darīt. Es vispār nestrādāju tur, man tur cilvēki raksta prastur, kurš tikko tur, izdomājis, ka viņš grib būt uzņēmējs. Es saku, paldies, es vienkārši negribu strādāt, tāpēc, ka es ļoti bieži tie cilvēki nebūs tie darītāji. Es gribu strādāt ar darītājiem, kur mēs vienojamies, un paldies Dievam, ka man ir reāli super jaudīgi reāli cilvēki, kuriem mēs ejam, un Džeki vienkārši iedegās konkrēti, un es pats uzlādējos no mūsu komunikācijas. Un vienkārši, protams, ka nesanāk nevienmēr tajā laikā, kur ir noteikts. Bet, kad tas cilvēks iet vienalga un dara, un tas jau skaisti, es saku, nebūs jau tā,
ka tu tagad aizies un tev tur viss sanāks. Protams, tu aizies, tev tur kaut kas sāks. Tikko tu uzliec savu mērķi uz priekšu, tev rēķinies to, ka tev būs kritieni. Tāpēc, ka tu reāli uzreiz ej briesmās. Tikko tu uzliec mērķi, es principā gribu uzkāpt tajā kalnā, taču nebūs tev viegli tajā kalnā uzkāpt. Tu jau vari iet mierīgi par to teiksim, to lēzeno gabaliņu, un tev principā viss būs ok. Tu izdomā, nē, es gribu uzkāpt tajā spicītē. Un tad tev sākās, tev var akmeņi birtelē, tev tur būs vētras, vienkārši viss un tā tālāk, un tev jābūt tam gatavam pareizi. Un tāpēc man patīk, ka tādiem cilvēkiem strādāt, kurš jau ir tam izgājis, kurš jau vairāk aiz tām vētrām kodām izgājis cauri, viņš nezina, kā tur tālāk aiziet, un es viņam palīdzu vienkārši aiziet tālāk. Un tas ir baigi svarīgi nodefinēt, ar ko tu gribi strādāt. Jā, tāpēc arī astroloģija būs ļoti atšķirīga cilvēku atkarībā no tā, kāds cilvēks pie astrologa atnāk. Un tāpēc ir vajadzīgi dažādi astroloģi, jo būs tādi, kuram vajag tieši šādu cilvēku, un viņiem ļoti sapas un dar. Tāpēc jau katrs speciālists rezonē, vai ne? Tie, kas nāk pie tevi, viņiem tu rezonē, vai ne? Un tas pats pie Sandras, pie manīm, jo mēs arī runāsim citādāk, mēs iedosim dažādu, pilnīgi atšķirīgu informāciju. Jā, viņa būs par vienu un to pašu, bet pilnīgi atšķirīga. Un, starp citu, tas, ko tikko teici, disciplīna, jā, uzkāpt tajā spicītē, viens no pamatprincipiem astroloģijā, manējais secinājums, tas jau ir no pieredzes balstoties un teorijas, bez disciplīnas, bez Saturna principiem, zinu, ka neko tas tev neizsaka, vai ne, bet tā ir disciplīna, ka tu izdomā izdarīt, tev ir mērķi un tev ir arī tālāk ejoši mērķi. Viņi var mainīties, viss kārtībā, jābūt elastīgam, vai ne, bet bez tā vispār dzīve paliek ļoti boring. Pēc 30 tev dzīves īstenībā nav, un labi, tas skanēja tā višķiņ ļoti kritiski. Bet... Ja tev nav mērķis, pieļauju, ka tā varētu būt, ja tev nav konkrēts mērķis, kļūst ļoti tāda darbs mājas līdz ar to, ko nozīmē, ka tev nav mērķis, ka tu vienkārši sēdi telefonā visu dienu, ka tu dzer vakaros, piekdienās, sestdienās ej ārā kosti, ja? Ka tu ikdienā smēķē, ka tu reāli vienkārši, tas nozīmē, ka tev nav mērķis. Jo tikko tev uzliekās mērķis, tu saproti, ka tev šīs lietas sāk traucēt. Tev vienkārši tas sāk traucēt, tāpēc, ka tu to savu mērķi nevari sasniegt. Exactly. Un tu saproti, ka tu vienkārši to sāc likt nost. Tāpēc mums visiem ir lūzuma punkts, bieži vien ap 30, bet ir varbūt cits vecums arī, 40 vai ne? 40 arī, jā. 40, tur citi vēl pieslēdzās, mums tur pieslēdzās visādas planētas, bet ir šie lūzuma punkti. Ja tu neiemāci sev kaut kāda veida disciplīnu, vienam tas nāk vieglāk, vienam grūtāk atkal, ko tu esi darījis iepriekšējās dzīvēs, ko tu esi atnesis, kā tu esi audzis, kādi vecāki ir bijuši, viss tur skaitās, vai ne? Principā mēs paši izveidojam. Disciplīna. Vēl viena laba lieta, disciplīna. Mums jau neviens, mēs vienkārši neesam piedzimuši disciplinēt. Disciplīna tā, ko tu pats izveido. Es izveidoju disciplīnu celties tikos. Es izveidoju disciplīnu nēst līdz tikiem. Ja? Es izveidoju disciplīnu, es ēdīšu to un neēdīšu šito. Ja? Tā ir mūsu disciplīna, tā ir 100% mūsu atbildība. Un tikai tad, kad tu uzņemies 100% atbildību, tikai tad tu vari kaut ko savā dzīvē mainīt. Šī bija mācību lekcija par Saturna principiem, jo gribēju pat pabeigt, vai ne, bet tu principā pabeidzi mani, jā. Tu tālāk neaizies, ja tu nepieņemsi lēmumu kā pieaugušais, jo neviens tavā vietā to neizdarīs un viss. Un tad tavai astroloģijas karta var būt superīgākā, ir sarkanas, sarkanas nozīmē labas kartas, vai ne, astroloģijā. Superīgākā, talantīgākā kārta, bet ja tu neieviesīsi šo disciplīnu un tev nebūs mērķi, tava dzīve būs absolūti boring. Pilnīgi vienkārša, klasiska, un tu teiksi, kas es esmu, kur man pašrealizācija, nauda pietiek tikai basic izmaksām kaut kādām dzīves un viss. Jā, un disciplīna arī tas, ka tu ej, tas arī tu atkal ir grūtība un tu atkal ir nērtajā, bet svarīgi vienkārši aiziet līdz galam. Ja? Mēs tagad reāli ieviešu savu 5 celties no rītiem visu laiku. Un ir kaut kāda, protams, es tur arī vakarā aizgāju vēlāk gulēt, protams, visi automāts tu uzreiz 5 nevar piecelties un vispār. Bet svarīgi aiznākamā diena atkal turpināt. Nekas nokrit, nesanāca. Tu vienkārši arī esi cilvēks, kuram ir ļoti svarīgi pieturēties kaut kādam plānam, un tev ir svarīgi rakstīt to plānu. Ne visiem tas strādā, bet tev tas strādā, tev ir ļoti būtiski, lai tev ir plāna punkti, lai tev ir tur katrai dienai kaut kāds grafiks daudz maz. Viņš var tur mainīties, bet lai viņš vismaz daudz maz ir, un tad tu tiešām arī pietuvosies savam mērķim. Ir cilvēki, kuri citādāk pietuvojas savam mērķim. Tas man tā drošība arī tāda. Es reāli ļoti daudz rakstu, tiešām es reāli rakstu no rītiem sēdos kaut kādu pusstundu. Un tur vēl nedēļas pārskats kaut kāds tāds taisn un tā tālāk. Man baigi svarīgi, tāpēc, ka tas arī darbs ar sevīm. Kad tu uzraksti, tu reāli ieraugi kaut kādas lietas, ko tu varbūt tās, tāpēc, ka tu apsēdies un nokoncentrēties. Tas svarīgi arī, ka tu vienkārši velti savu laiku, nokoncentrēties sev.
Cik tas svarīgi? Sev bez telefoniem, bez nekā. Vienkārši sev nokoncentrēties. Galvenais to izdarīt. Problēma ir izdarīt, jo daudzi zina, ka to varētu darīt, ka darīt, un ka tas varētu nākt par labu. Bet cik daudz izdara? Tas ir tas laiks, ko tu sev ieliec, un to es sev ielieku no rītiem. Mēs, piemēram, ja pēc tam, kad diena aizgājusi, es vairs principā to ļoti grūti izdarīt. Reāli. Tad jau ir sarežģīti. Un tu to vari, ka tev ir ļoti forša pašmotivācijas sistēma. Ir cilvēki, kuri nevar vispār tikt galā, ja viņiem nav apkārt tie 5 cilvēki, kas viņu velk uz augšu. Viņi vienkārši savādāk nespēja. Viņš var sev rakstīt, cik viņš plānus grib. Viņš viņus neizdarīs, ja viņam apkārt ir kaut kādi tur, duno. Kas cilvēki, kas viņu pavelk augšā, teiksim, kas viņu reāli pamotivē un tā paspiež bišķiņa pamok. Jā, tieši tā. Un katram kartē ir ierakstīts, kas mūs motivē. Tu to pielieto savā arī biznesā. Interesanti. Es varu bišķi padalīties arī ar pieredzi. Man tur bija, kad meita piedzima, kaut tur 3 gadu, vai cik es tur runāju ar vienu sievieti. Viņa bija tāda mentora tajā laikā bija par publiskām uzstāšanām un tā tālāk. Un mēs kaut ko tur runājam, viņa saka, tur ir kaut ko pa meitu. Viņa saka, davai es tev pateikšu par to meitu. Un reāli viņa man pateica, principā mēs tās divas lekcijas bija tikai pa manu meitu. Reāli mēs tur vienkārši runājam. Un viņa man stāstīs, viņas ierakstīs, sev pierakstīja atziņas. Un reāli, ka viņa teica, ka viņai ārkārtīgi spēcīga komunikācija, viņai tiešām bija jau 2 gados sāk runāt. Un viņa tagad runāja vienkārši, viņa nereāli. Tāpēc es saku, tā ir viņa stiprā puse, tā ir tava stiprā puse reāli. Tagad arī viņai tur bija skolā kaut kāds case, kaut ko, viņa kaut ko pa daudz pateica, uz viņu tur uzbruka. Un tagad viņa saka, es izdomāju, ka es neteikšu. Es saku, nē, meitiņa, tu nepareizi izdomāji. Es saku, tev vajag turpināt teikt, tikai izdomāt, ko tu teiksi un kam tu teiksi un kam tu neteiksi. Nevis tagad nerunāt, piemēram. Ja? Tāpēc, ka tādā veidā tu aizver savu stipro pusi ciet. Un tas ir tas, ko mēs runājam. Kad tev atnāk kaut dzīves situācija, tā kā man bija, kuras izdomāju, ka es tagad būšu atkal visiem sākšu ērts palikt, ja? Un izpatikt visiem, ja? Un tas ir nepareizi. Un tāpēc beigas svarīgi tās lietas arī zināt. Un to man iedeva, teiksim, tā sieviete. Ja es vēl pastījos, viņa pateica, jā, viņai vājā puse, ka viņai, teiksim, kaunināt, viņa nedrīkst kaunināt, viņa uzreiz, es jau pilnīgi jūtu, uzreiz redzēju arī skolā, ja, kaut kāda situācija, viņu to ļoti, ļoti pārdzīvo pamatīgi, ja. Un es viņai, teiksim, palīdzu, un forši, ka tu zini, es zinu, un man tas ir palicis galā, un es pēc tā, principā, visu laiku, tā kā viņu, visu laiku skatos, un bišķi viņu pieregulē, ja. Tieši tā arī strādā astroloģija, tieši tā. Un vienmēr nāks pārbaudījumi, arī tā kā tas, ko tu minēji. Un tāpēc ir forši aiziet un paskatīties, kāpēc man notika. Nevis pašam izdomāt, jo šad tad mēs kļūdamies ar smadzeni sevišķi, ka mēs domājam, nevis ar sirdi, ar šo sirds enerģiju, vai ne? Bet ja mēs domāsim ar smadzeni, mēs kļūdīsimies ļoti bieži. Ja mēs aizējam tikai loģikā, ja, teiksim, mēs šobrīd ļoti, protams, attīstīt vispār pasaulē ar loģiku, visu attīstīt loģiku un tā tālāk. Jā, protams, es arī daudz gadus attīstīju loģiku. Jā. Kāpēc mūsu laikos attiecības tik vājas, ja, teiksim. Kur mēs esam ar to loģiku? Tā loģika, protams, ir ļoti būtiska. Ja, nav slikta. Man patīk, kad es arī biju meditācijā, tagad biju tur aizbraucis 3 dienām. Ja? Un kad mums arī tur bija lekcijas, un kad mēs aizjūt loģikā, tu pazaudē savu jušanu. Tu principā vienkārši, tu vienkārši nejūti, tu paliec robots. Un tagad jau ir robota laikmets. Nevēl tagad tiešā nozīmē nāk roboti iekšā. Bet mēs cilvēki arī esam principā palikuši roboti. Ja? Tas viss tas temps, viss tas mūsu, tas šobrīd tas spiediens, kur mums ir vienkārši jātur līdzi, mums principā spiež būt robotiem. Pareizi. Un tur tu pazaudē to jūtīgumu, un tu arī pazaudē līdz ar to automātiski attiecības vispār, tāpēc, ka tu principā vairs nejūti. Tu nejūti, vienkārši skrien. Ja? Tu taču otru cilvēku arī blakus nejūti. Cik bieži cilvēks tev pasaka, es jūtu, ka tev kaut ko vajag, pieņemsim, es jūtu, vai ne? Nē, mēs domājam ar prātu. Jā. Tāpēc ir baigi svarīgi tomēr aiziet. Kā izmantot 26. gadu tādā izaugsmē? Ko jūs rekomendētu? Ņemot vērā 26. gadu, varbūt jūs skaties ar to tā, vai vienkārši, ko cilvēkiem, teiksim, pārskatīt virzienu, varbūt, teiksim, pamainīt kaut ko dzīvē, kā to izmantot? Jāpārslēdz tādu vispārīgām kategorijām. Es droši vien 26. gadu redzētu kā tādu periodu, kad mazliet jāatspēras no kaut kāda sava nulles punkta, tāpēc, ka ļoti daudziem šobrīd viss kaut kas ir nobrucis, kas vairs nestrādā. Tas ir brīnišķīgi, tā arī vajag. Tā saucās krīze. Tieši tā, krīze. Jā, ļoti labi šo vārdu zini noteikti. Zini, ko tas nozīmē. Lūk, un tad cilvēki, kas iepriekš varbūt nezināja, ko tas nozīmē, tagad arī zina, ko nozīmē krīze. Tostarp es tagad ļoti labi zinu, ko tas nozīmē. Un, ja tagad ir šis te posms, kad mēs vēl ejam šo ķepurojamies ārā no turienes, tad
2026. gads ir vienkārši laiks, kad paskatīties uz lietām viegli un nebaidīties sākt kaut ko no nulītes, no jauna, mainīt, aizmirst veco un vienkārši ņemt mācības un iet tālāk, darīt lietas, nevis apstāties tāpēc, ka tev kaut kas nav izdevies, ka kaut kas no tavas dzīves pazuda, ka kaut kādi projekti nomira, ka kaut kādi cilvēki no dzīves aizgāja un tāpēc padarīt sevi par kādu nepareizu vai sliktu, bet tieši otrādāk paskatīties uz to kā tādu milzīgu vērtību, tāpēc, ka, ja tev nav tas pats, kas mājās, piemēram, jums visi plauktiņi ir aizbāzti ar drēbēm, tad mums īsti nav, kur likt kaut kādas jaunas drēbes. Mums arī viņu nav, un tās vecās mums jau sen ir iebjasa pārskatīt, viņas ir baigais slinkums. Tad, šie gadi bija par to, ka mēs pārskatām tos plauktiņus, un tagad droši var mest visu ārā un likt tur jaunas lietas iekšā un būt pateicīgam par to, par iespējām. Un to jau, principā, protams, var darīt jau sākt tagad. Nav jāgaida obligāti tur 26. gads janvārs un jāsāk kaut ko darīt. Protams, bet visdrīzāk, ka tīri tā, tā kā cilvēcīgi un arī enerģētiski cilvēki tam vairāk būs gatavi vienkārši sākot ar 2028. gadu. Okay. Bet vispār 1. janvārs nav nekas. Tā datuma ziņā neko nenozīmē. Nē. Nav spēcīgs datums, es dzirdēju, nav nekas. Spēcīgs nosacīts, jo iedomājies ka viņš tā kā ir tā kā kaut spēcīgs datums, vai nav? Tas ir tikai tāpēc, ka daudz cilvēki atzīmē viņu. Bet, piemēram, ja mēs skatāmies no astroloģijas, Inga ļoti pareizi norādīja, ka mēs skatāmies astronomisko. Kas ir astroloģiski spēcīgs datums? Es dzirdēju, ka dzimšanas diena būs spēcīgs. Saulgriežu dzimšanas diena. Jā, viennozīmīgi, tev ir katru gadu jauns gads tevējies, tu katru gadu vari mainīt tā kardināli savu dzīvi. Principā katru dienu var, bet katru gadu viennozīmīgi. Es dzirdēju pareizi, teiksim, es arī to bišķi par to pastudēju vispār par dzimšanas dienu. Es esmu pēdējos gadus un vispār kopš man piedzima meita man piedzima 2 dienas pirms manīm. Es, principā, svinu viņas dzimšanas dienu, es jau, principā, vairs nesvinu, ienāca man. Un es tagad domāju, varbūt vajadzētu man tagad tomēr kaut kā atkal, zinu, kā es agrāk tur diezgan tā, krāšņi svinēju, teiksim, un domāju, varbūt vajadzētu, varbūt nē, varbūt. Un tad es pastudēju, paskatījos, ka viņas, principā, arī, teiksim, pēc šitā te vispār rekomendē, kas ir ļoti pareizi, ka es tagad tas arī man parāda par man izaugsmu, par man briedumu, ka es reāli man ar ierobežotiem cilvēkiem, mierā, klusumā, bez nekādām, vienkārši es pats reiz esmu viens pats. Vienkārši es principā, katru dzimšanas dienu taisa analīzi. Es to, ko teicu rakstu, es reāli rakstu analizēju, kā man pagāja gads. Un es dzirdēju, ka tur tās pirmās dienas pirms un pēc dzimšanas dienas, kad pēc iespējas vairāk vajag tādā veidā pavadīt. Ja vajadzētu sadalīt pēc prioritātes, kas ir svarīgāk, mazāk svarīgi, pirmajā vietā vienmēr būs dzimšanas diena, pēc tam ir visi saulgriežu periodi un tad dažādi specifiskāki notikumi. Okay. Varbūt jautājums, Lītās varēs papildināt, jautājums skatītājiem, kā jūs svinat savas dzimšanas dienas, varbūt jūs esat gadu gaitā mainījuši svinēšanu, savu dzimšanas dienas svinēšanu, ko tas jums ir devis? Padalieties komentārā, tas man personīgi tas ir interesanti, tāpēc, ka es gaidu tagad tuvojušos savu dzimšanas dienu drīz un man tāds idejas, kā pasvināt. Jā, idejas par pasvināt vispār arī, kā jūs svinat savu dzimšanas dienu un ja jūs svinat arī kaut kā līdzīgi, varbūt, kā es teicu, varbūt bez skaļām kaut kādiem balītiem, kā tas tur bija ierasts, ja tur agrāk jaunībā vēl kaut kā, ja, teiksim, vienkārši kaut kā savādāk padalieties. Būs interesanti zināt, izlasīšu katru komentāru, kā jūs svinat savu dzimšanas dienu, ko tas jums dod. Astroloģiski mēs arī varam paskatīties, kā tev ir ieteicams svinēt katru dzimšanas dienu, nevis visas vienādi, bet šogad, nākamgad, aiznākamgad, tā kā tas arī viss ir kartēs ierakstīts. Ja? Tu vari, saucamais, iedarbināt savējo solāro, tu vari ņemt 12 dienas un svinēt, nesvinēt, bet principā tā kā piedomāt par savām dzīves konkrētām sfērām, ieteikt sākt, ja tu nezini, cikos tev ieslēdzās vai ne, tavējais solārais gads, tātad cikos saule ir tieši tajā pašā punktā grādā, tad, kad tu piedzimi vai ne, bija konkrētā grādā saule. Mēs tev paskatīsimies, tev tūlīt mēs vienmēr varam paskatīties, vai ne? Bet tu vari sākt vienkārši jau dienu pirms tā kā piedomāt, ko tu gribi, jo varbūt nobīdi līdz pa 24 stundām. Tu vari vienkārši jau piedomāt, kādu tu gribi šo te nākamo gadu savējo. Jau dienu pirms, lai nenokavētu vienkārši. Jā. Super, tas tieši. Bet ir būtiski svinēt. Manuprāt, ir būtiski svinēt, jo, zini kā, mums ir daudz negatīvā, mums ir daudz mācības stundas, kurām jāaiziet cauri. Ir būtiski svinēt. Kāpēc? Nē, tieši tā. Bet tā kā gribās, tā kā patīk, tā kā tu teici. Tā kā tu jūti tajā brīdī. Tieši tā. Ir kādreiz, kad vajag ballīti. Es, piemēram, savai iepriekšējā vienkārši uz 2 dienām aizbraucu vienu uz Romu, un viss man bija ļoti labi. Man vienkārši bija tik labi, un nevienu negribējās blakus. Un tad gribās ballīti. Ir visādi. Ir katru gadu. Cik tas ballītis tagad sāc taisīt, mūsu endorfīnu soberu ballītis, man principā bija tā doma, varbūt uztaisīt tādu kaut kādu lielu tusiņu. Tā kā. Tāpēc es vienkārši par to aizdomājos.
Ok, un tavs novēlējums, tavs vispār nevis novēlējums, bet tavs rekomendācijas 26. gadam. Jā. Nu, pirmkārt, ļoti ieteiktu pāanalizēt, kādas bija problēmas 25. 24. Tiešām pāanalizēt un pacensties parakt dziļāk, nevis vienkārši tā. Nu, ir šie līmeņi. Es personīgi strādāju parasti ļoti, ļoti dziļi. Mani saprot tie, kas jau rokās iepriekšējās dzīvēs, dvēselēs un tā tālāk. Tiešām paskaties, pāanalizē, kāpēc. Un nevis, lai noslēgtos, vai ne, ka notika kaut kāda problēma, viss es tur vairs neiešu. Nē, ko tev tā mācīja, ko tev pasaule? Pasaule vienmēr mums dod met glābšanas riņķi, varētu teikt, Dievs mums met glābšanas riņķi, vai ne, metaforiski. Par ko tas bija, kas tev bija jāiemācās? Un tagad jau ar pilnīgi citu tādu skatu soļo iekšā 26. Nevis ar to, ka tu tur, ak, Dievs, man bija tik slikti un nezinu kas, un tagad cerēsi tā ļoti caur šo te infantīlo bērnu pozīciju, vai ne, kad, tagad būs labi beidzot, nebūs, ja tu neko nesapratīsi, nebūs, diemžēl. Tas ir viens, otrs ķermeni, sadzirdēt savu ķermeni, ir 101 prakse, bez maksas online, daudz, kas tagad informācijas ziņā ir pieejams, vai ne, sakontaktēties ar savu ķermeni, mēs nejūtam, ķermenis visu pasaka priekšā. Un tā pati sirds enerģija. Atkal meklējiet rīkus, kā tu vari sākt sevi sadzirdēt. Tāpat intuīcija, sirds enerģija. Vienam būs pastaigas dabā, citam meditācija. Nepatīk meditācija, nemeditē, ej dejo. Var atrast rīkus un meklējiet, ņemiet, ejiet, dariet. Mums nevelti ir šis te pārējais laiks, ko tu pieminēji, arī tas strādā. Jā, mums ir doti. Pat tagad, ja mēs paskatāmies atpakaļ kaut kādus gadus, mums tagad ir bezmaksas rīki doti. Internets, informācija. Tā tendence, tā enerģija, teiksim, ka tu to var attiecīgi darīt. Jā. Un tiešām ņemiet tos rīkus, ņemiet visu, ko varat paņemt, jo ir dažādi, protams, līmeņi, ko var atļauties cilvēks. Kas var atļauties? Es vienmēr saku, ņem maksimāli daudz, es to pašu daru. Pie visiem speciālistiem nevajag, es arī neierobežoju sevi vispār nemaz tikai ar astroloģiju. Tā ir profesija viens. Ej, ņem vairāk, dari, lai dzīve būtu foršāka, lai tu kāptu pa tiem stāviem augstāk, lai būtu gaišāk, lai būtu skaistāks skats, tieši tā. Jā. Un viss, un tad būs forši 26. gads. Super. Bet būs arī pārbaudījumi. Jebkurā gadījumā nav gada bez šiem te aptumsuma koridoriem. Varbūt esat dzirdējis karmiskiem. Mēs joprojām metam nost veco ādu kaut kādu, kaut ko mācamies. Tas ir tas, ko es teicu, kad ietēji kalna augšā, ka tu uzliec to mērķi un tev jārēķinās, ka tur būs viss kaut kas neparedzams. Tas ir par to, jā. Bet, kad tu iesi darīs un izdarīsi, lai vai kā, vai ne? Vai tur reku ir sniegs, vējš, lietus vienalga, tu izdarīsi tieši tā. Nē, vienkārši iet un darīt. Neapstāties neatkarīgi no tā, ka tev būs kaut kādas pārbaudījumi, kaut kādas grūtības. Vienkārši turpināt to darīt. Viņas būs un viņām ir jābūt patiesībā. Jo tādāk, iedomājies dzīvi bez grūtībām, kāda mēs būtu, nekāda. Skaidrs, jo mēs jau augam tikai caur grūtībām. Mēs augam, mainamies tikai caur grūtībām. Ja mums nav grūtības, kāda tev motivācija mainīties? Nekāda. Mūsu prāts ar lielāko prieku vienkārši visu dienu vienkārši sēdēt, scrollēt, vienkārši kaut ko. Mūsu prātiņš tur kaifo, viņiem vienkārši super, ja? Bet realitātē mūsu izaugsme ir tieši tai pretējā, varbūt apstāties, pietiks scrollēt, kaut ko padarīt, kaut ko citu, ja, teiksim, un tur ir viss skaisti, tur ir atkal jāsaņemās, tur ir kaut kas atkal jauns un tā tālāk. Ja. Es, piemēram, reāli esmu iemācījies tā, ka man tas ir reāli kaifs. Es pat esmu tāds, man tas adrenalīns, zin, ka man, principā, man tas sev ir vajadzīgs, es nevaru to nedarīt. Tāpēc, ka tu jūti ar tevi, protams. No tā adrenalīna reāli uzlādējos, reāli darīt kaut kādas tās jaunās lietas, kaut kāds jauns, svarīgi, ka tās lietas ir, atbilst tagad manām vērtībām, viņas viennozīmīgi atbilst manām vērtībām, kas arī būtiski un arī daļēji varbūt astroloģija man arī kaut kad palīdzējis kaut kur man nobāzēt kaut kādas savas vērtības, saprast, kas ir manas vērtības, un tad saprast vienkārši tālāk, ej un saprot, tas atbilst manām vērtībām, tas ir tas, kas man patīk. Tas ir tas, kur es redzu drive un kur es redzu savu realizāciju, iet un turpināt darīt. Un tas, ka teici, ka vajag kaut kad mainīt mērķi, man liekas, mainīt mērķi vispār nevajag. Tu ej mērķi, vienkārši tu vari pa to mērķi aiziet pa dažādiem ceļiem. Kā es saku, tu lauzies vienās durvīs, tev tās vienas durvis netaisās vaļā, vēl arī, kur pilns ar durvīm ir. Vienkārši aiziet, pamēģini citās durvīs ieiet iekšā. Ja? Var citās durvīs, bet gadās, ka cilvēks ir paņēmis mērķi, aizguvis no kāda cita un nedzīvo. Noteikti esmu dzirdējis vai ne par patiesajām vēlmēm, un tad ir visas citas vēlmes, ko es esmu redzējis Instagramā, protams, arī tā gribās. Kas tad ir manējās īstenībā? Tādā ziņā. Tas arī ir īstenībā pareizi, ko tu saki. Protams, es tāpatās, mēs esam visi viens no otru kopējam, tas pilnīgi normāli, mēs viens no otru ietekmējamies, un mēs visi arī kaut ko esam pamēģinājuši, kas varbūt nav mūsu. Ja. Iedvesmojamies, jā. Bet svarīgi, ka tu ej
Un ka tu jūti, jā, tas man ir, man patīk, un tad vienkārši tur nesanāk virzies kaut kur tālāk. Ja? Tā kā es šobrīd idejas vienkārši jūtu, un tas, ko es tagad iedomājos, es redzu, ka tas pēc gadiem varbūt tās tur pavisam kaut kas cits sanāks. Bet es vienkārši turpinu iet, es vienkārši redzu, man tas ir interesanti. Es vēl gribu ceļot, pamēģināt šito pamēģināt. Ja? Un tas viss atkal rada kaut kādas tās jaunās lietas, tos jaunos neirons, un tu interesi dzīvot. Tāpēc, ka man liekas pats tāds svarīgākais, varbūt, ko mēs varētu noslēgt šodienas podcastu, iedot kaut kādu novēlējumu cilvēkiem reāli uz 26. gadu. Jo līdz principā, īsumā jau pienācis 25. gada noslēgums, ja? Un mūsu podcasts iznāks tuvu, teiksim, tam noslēgumam. Mēs varam iedot kaut kādu novēlējumu cilvēkiem. Nezinu, ko mēs tur varam novēlēt. Tas ir novēlējums, ko es sev labprāt iedotu katru gadu, ir atļaut sev dzīvot, jo lielākā daļa kaut kādu situāciju rodas tāpēc, ka mēs sev neatļaujam dzīvot. Un ar atļaut sev dzīvot, es domāju, darīt lietas, kas patīk. Teikt to, ko mēs domājam, un piedzīvot kaut kādas pretestības, piedzīvot tās situācijas, kur tev nav 100% komforts, kur kāds sev nepiekrīt, kur kādam nepatīk tas, ko tu dari, bet tev patīk tas, ko tu dari. Un caur tām situācijām augt, jo man, piemēram, ļoti paplašina redzējumu kaut kādi negatīvi komentāri manā virzienā. Es tādā veidā, bišķi tāda augsta dušiņa, es saprotu, ka es dzīvoju savā burbulī, ka ir arī citi viedokļi, ir cits dzīvesveids. Un es tādā veidā redzu, ka man vēl ir ļoti daudz ko darīt, lai savu vēstījumu iznestu pasaulē. Tā kā ļoti daudz viņu vēl nedzird. Un tas arī motivē turpināt darīt, turpināt runāt, turpināt dzīvot. Super. Paldies, Sandra, tev forši novēlējums. Es noteikti novēlētu atrast savu veidu, kā nonākt pie šīs disciplīnas, lai varētu uzlikt šos mērķus savējos. Un mērķus tādus, kad man ļoti patīk. Ļoti elementārs noteikti esat dzirdējuši uzdevums apsēdies un sāraksti 100, ko tu gribi izbaudīt, izdzīvot. Es pat nesen lasīju to sarakstu, ko bija rakstījis daudz gadus atpakaļ. Jā, no sākuma ir grūti, jo mēs neļaujam sev baudīt dzīvi. Tāpēc caur mīlestības prizmu pret sevim tas ļoti būtiski, jo nedrastiski, bet caur šo mīlestības prizmu pret sevim ieviešam disciplīnu, lai mēs nonāktu pie baudpilnākas dzīves. Tā kā lai mēs varētu tiešām, Sandras novēlēja, man pievienojas dzīvot, baudīt un patiesībā visu uztvert daudz vienkāršāk. Mēs tik ļoti sarežģījam visu, tā kā es tiešām novēlu uztvert daudz vienkāršāk. Visas problēmas, kas nāk, tās ir, viņas ir tajā mirklī problēmas, bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies tādā plašākā rakursā, tie ir dzīves sīkumi. Viss mēs atrisināsim. Mēs jau esam izdzīvojuši, cik problēmas atrisināsim nākamās. Bet galvenais tiešām dzīvojam, baudam dzīvi, ieviešam disciplīnu. Tā, kas patīk tev. Mēs drīkstam. Mēs īstenībā drīkstam visu. Es novēlu tiešām, ka cilvēki apzinās to, ka mēs drīkstam visu. Mēs tiešām drīkstam visu. Mums ir iespējams arī viss, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Es varbūt tad noslēgšu mūsu šodienas podcastu. Man liekas, ka mums ir iespējams viss, un svarīgi tam ticēt un uzlikt sev uz tādu pārliecību, ka man ir iespējams viss. Tāpēc, ka lielākā daļa cilvēku, diemžēl, tā nedomā, un tas tev paver jauns vārds, ja tu saproti, man ir iespējams viss. Ja tu gribi būt prezidents, tu reāli vari būt prezidents, tev nekas neatur. Vispār nekas neatur. Ja tev tāds mērķis ir pareizi, ja tu gribi būt, lidotājs, tev nekas neatur. Ja tu gribi būt, hokejs, tev nekas neatur. Vienkārši ej tajā virzienā un dari to, ko tu gribi, to, ko Sandra pateica. Bet man liekas, mans novēlējums būtu tāds, iemācieties. Ja teiksim, Inga teica, izbaudīt, pēc iespējas vairāk izbaudīt, super. Es gribētu pateikt to, ka iemācīties pieņemt to, kad būs grūtības, un iemācīties izbaudīt grūtības. Tāpēc, ka tas ir super sarežģīti. Es to mācos, un es kaut kur esmu daļai to iemācījies. Vienkārši par to, ko tas nozīmē izbaudīt. Vienkārši par to neperties. Neperties, ko tas nozīmē. Nežēloties, kas ļoti būtiski sev atsakoja, pēc iespējas mazāk žēloties. Jā, teiksim. Vienkārši nežēloties. Viss ir super. Jā, ok, tagad varbūt nesanāk, tagad varbūt grūti, gribējās savādāk. Tagad nekas, bet sanāks tāpat. Vienkārši ej tālāk un dari. Jo man liekas, ja tu uzliksi sev to gadu, kā vienkārši uzliksi, šis būs mans totālākais izaugsmes gads. Es šogad izdarīšu to, ko es visus šos gadus atliku. Nedarīju, baidījos, bet šogad es to izdarīšu. Uzlieciet sev tādu mērķi, kas jūs vienkārši iededzina konkrēti, un vienkārši ejiet uz to mērķi un izbaudiet tās grūtības. Tāpēc, kad, kā mēs runājām, tas būs gājiens kalnā, un tas nebūs pavisam vienkārši. Bet tajā ceļā jūs iepazīsiet jaunus cilvēkus,
Jūs atklāsiet sevī daudz jaunas lietas, ko jūs nezināt, un dzīve kļūs interesantāka. Tāpēc es jums novēlu, lai jums būtu tas gads super jaudīgs, super sarežģīts, un caur sarežģītām lietām jūs kļūtu stiprāki, laimīgāki, piepildītāki. Ko, forši novēlējumi. Paldies jums par šodienas podcastu, par šo sarunu. Bija nedaudz izzinājām astroloģiju, ko viņi dod, kā viņi var pielietot. Bija šodien dzīvā meistarklase no Sandras, nedaudz par manīm. Bija forši, interesanti atkal paskatīties, atcerēties kaut kādu lietu. Tā kā to var kādā veidā var pielietot astroloģiju. Es ceru, ka jūs arī ieguvāt kaut kādas sev atziņas, kaut kādas jaunas lietas, ko jūs gribēsiet pamēģināt. Ja jums tāds ir, ierakstiet komentāros, kāda jums šodien bija vērtīgāka atziņa no šodienas podkāsta. Kā es teicu, ļoti svarīgi, ka tie komentāri mums palīdz augt, pie komentāru palīdz augt tiem, kas arī lasa. Man personīgi pašam patīk izlasīt visus komentārus, viņus visus lasu, ja? Un arī atbild gan arī uz visiem komentāriem. Tāpēc rakstiet komentārus un obligāti atcerieties ielikt sirsniņu, kas jums tur ir apakšā. Ja jums patīk šis podcasts, piesakojiet šim podkastam, jo tas mums palīdzēs tālāk attīstīties un augt un iet cauri grūtībām un aicināt foršus viesus šiem podkastiem un izzināt interesantas tēmas, kas palīdz mums kļūt labākiem. Un tas ir mūsu galvenais mērķis. Paldies, ka jūs skaties. Paldies jums, dāmas. Tiekamies nākamajos podkastos. Tev īstenībā liekas pārējais.